go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, he'll win it! Vasilija Micic with the trojka in Belgrade to win the semifinal here! Sveiciens visiem! Atgriežamies ar Eiropodu 61. epizodi. Mans vārds joprojām Kristians Dilants, tāpat kā visas iepriekšējās epizodes, nekas nav mainījies. Un arī kā lielākajai daļai iepriekšējo epizožu, man ierastie kolēģi Norberts Strautiņš un Valsts Nikītins. Sveiciens! Čau! Sveiciens! Eirolīgai sākušās izšķirošās spēles. Pirmo reizi turnīru vēsturē tika aizvadīts play-in turnīrs, jeb latviski, laikam, visprecīzākais tulkojums būtu pārspēļu turnīrs. Par šo arī var diskutēt īstenībā. Par to var diskutēt, jā, protams, bet parunāsim par to. Tad Norberts ir sagatavojis arī mūsu tādas kaut kādas spilgtākos citātus no sezonas, ko mēs esam prognozējuši precīzi vai šāvuši galīgi garām. Un tad, protams, arī turpinājumā pieskarsimies gaidāmajām playoff cīņām, ceturtdaļfināliem, kas startēs jau ierakstam pirmdienas rīta pusē, tad otrdienas vakarā jau gaidāmas pirmās playoff spēles, bet varbūt par visu no sākuma. Pagājušajā nedēļā arī tika sadalīts Latvijas-Igaunijas līgas medaļu komplekts. Es saprotu, ka finālu varbūt ne visiem izdevās redzēt, bet varbūt vairāk par bronzas spēli VF Rīga pret Ventspili. Manuprāt, ļoti kvalitīvs basketbols. Gribētu paslavēt arī Ventspils komandu. Manuprāt, tiešām labi cīnījās. Man pat bija sajūta, ka viņi reāli iekodīs, bet, diemžēl, beigās, jāsaka, laikam, viss kā ierasts notika, un VF tika pie bronzas medaļas. Kas jums varbūt par šo spēli tā tīri ievadam, kamēr ieskrienamies? Es gribētu uzslavēt arī īstenībā abu komandu fans. Man patika, ka bija tāds, kā pateikt, back and forth starp abām divām brigādēm. Katru savā stūrī. Tā kā patīkama atmosfēra, es domāju, uztaisīja. Un pati spēle arī bija tāda ļoti forša. Daudz kas notika. Tiešām bija. Jā, ļoti daudz notikumu bija. Bija, es nezinu, mētieni pret dēlu mums bija nesportiskās piezīmes, mums bija tiesnešu lēmumi, par ko diskutēt. Viss notika, kā vajag būt skaistā plēs spēlē. Mums bija pēdējās cerības sodi, kas tika traktēti kā parastas piezīmes. Slide tackle, piemēram. Jā. Arī tādi gadījās. Tas tiešām skaists basketbols. Un es arī gribētu Ventspilu uzslavēt, jo es nemaldos, viņa tieši pēdējā tikšanās reize bija kausa pusfināls, ja es nejaucu, jā, kur bija tāda diezgan otrā spēle, tad diezgan uz vienu pusi aizgāja. Man liekas, diezgan stabili. Nebija Latvijas-Igaunijas, labi, nav tik svarīgi, vēl viena spēle nebija, labi, vienalga. Es neesmu droši, jo tiešām Ventspils ļoti labi nospēlē. Arturs Alsēs jāuzslavē. Ir īpaši man arī līdzīgi kā tev, ka viņš ielika to tālmetienu pret dēlu iekšā, tad likās, ka tur bezmazliet viss beidzies. Nu, ne viss beidzies, bet jo tur viņš bija ļoti karsts. Arī tieši spēles otrajā pusē, ceturtajā ceturtajā samet daudz svarīgs metiens, bet būtu šoreiz bijis. Bija ļoti interesants piecinieks. VF vienā brīdī laukumā bija PJ Pipes. Mārs Gulbs principā spēlēja otro numuru, tad bija vēl Gregs Whittingtons pa 3, Arnaldo Toro pa 4 un Pēters Pīns pa 5. Tas bija kaut kas ļoti interesants un manuprāt, sen neredzēts. Tāds varbūt pretēji visām basketbola tendencēm, kādas šobrīd ir. Es varu teikt, ka īstenībā Ventspils kopumā, ja VF-am bija šitās piesniegs, Ventspils, man liekas, bija tāds mazāks, mobilāks, kas, es teiktu, arī diezgan normāli strādāja, jo principā viņiem bija laukumā regulāri gan piemēram, Ausēs, Elamīns un Francis, kas savā būtībā ir 3 gārdi, un VF-am ar visām sastāvu problēmām īsti pat nebija līdz galam tādas opcijas, kā likt 3 gārdus reizē laukumā. Viņi arī sāka, piemēram, spēli ar Vasiljeviču un Jaunzeru pa 4-5. Jā. Bet arī bieži ir tā, ka vispār Ventspilī šo sezonu, ka viņi Jaunzem izlaiž pa 3, un tad parasti viņam ir kaut kāds pārsvars, jo reti kurai komandai ir tik liels un spēcīgs 3. numurs, un tad būtībā Ventspils var abos virzienos ar tām
pozīcijām spēlēties un izdomāt, kā viņiem konkrētajā brīdī ir izdevīgāk. Nu jā, tas paver vienkārši tās iespējas. Es arī gribu paslavēt Ventspils komandu arī ne tikai par to trešās vietas spēli, bet arī, ka viņi Kalevu aizstiep līdz trešajai spēlei. Un arī tie trešajā spēlē bija pat +10 kaut kādā brīdī, vai apmēram, ka bija pārsvars tajā pirmajā puslaikā. Un tas mums, kā Latvijas basketbola līdzjutējiem, tikai forši, ka tāda Vefs pret Ventspilu klasika izšķirās pēdējās minūtēs, pēdējā ceturdaļā, ka uzvarētājs nav zināms. Un kaut kādā ziņā tas varbūt bija pietrūcis pēdējo gadu laikā. Vienkārši forši, jā, ka tu skaties spēli un tu nezini, kas vinnēs, un tas izšķirās pašā galotnē. Par to man arī prieks. Es gan tik gribētu nedaudz padalīties ar kuluāros dzirdētu informāciju, kas nāca no, manuprāt, ļoti ticama avota. Tad Ventspils principā Kalevu līdz trešajai spēlei aizvilka tā daudz maz, kā lai pasaka, daudz maz negribīgi, ja, jo es zinu, komandas vadības līmenī un arī treneru štāba līmenī vēl viens brauciens uz Talli netika plānots. Tā kā, ja tas arī klubam papildus izmaksas, un katrs šāds brauciens izmaksāja aptuveni 3,5 eiro vai pat vēl nedaudz vairāk. Jā, tāda informācija pieklīda, ka šī uzvara tika tā salīdzinoši negribīgi izcīnīta, bet tādā ziņā respekti, ka arī Tallinā viņi diezgan labi spēlēja. Vismaz 3/4 bija iekšā spēlē un cīnījās. Un vēl pirms tas, ko teica par Jaunzem, ka viņš tiek izlaists par trešo numuru, tad šeit, man liekas, tajā sākumā viņš bija, protams, 4, cīnījās pret Whittingtonu un diezgan ātri sapelnīja Whittingtonam tās piezīmes. Tas, man liekas, arī kaut kā nedaudz ietekmēja to spēles dinamiku un gaitu, ka VF tāda stabilākā uzbrukuma opcija, tāds go-to guy, kurš principā katrā uzbrukumā var nospēlēt kaut kādu izolāciju un atnest punktus, tika ierobežots, tika pie piezīme problēmām. Trešās ceturtdaļas sākumā viņš, man liekas, dabūja ceturto, tad visu trešo principā sēdēja uz soliņa un atgriezās ceturtās sākumā, un tur jau tā ļoti uzmanīgi mēģināja uz aizsardzībā darboties. Un Jaunzems tādu, teiksim, iegāja kaulā pret viņu un savāca viņam šīs piezīmes. Īsumā vēl kopumā par VF gribu pāris lietas atzīmēt. Pirmais, ja es nemaldos, tad Toro bija zvaigžņu pieciniekā beigās, ja es neko nejaucu. Un tā jāsaka, pilnībā viss pelnīt. Šajā spēlē, es teiktu, viņš bija tas izšķirošais, kāpēc viņu uzvarēja. Es nemaldos, viņš savāca 8 uzbrukuma bumbas, 17 kopsumā. Tas tāds standarts viņam. Nu jā, un tas arī, es teiktu, ja skaties statistiku, jo principā viss tā relatīvi līdzīgi. VF savāc pa 10 uzbrukuma bumbām vairāk, un tas arī, šādā spēlē ir milzīga atšķirība. Un viņš, es teiktu, pilnībā pelnīja zvaigžņu pieciniekā, un viņš bija galvenais faktors, kāpēc uzvarēja. Un es arī domāju, ka ļoti pietrūka Lotīs, jo man personīgi likās, ka Paipsam diezgan grūti gāja ceturdaļā, jo viņš brīžiem tā ļoti aizrāvās ar spēli 1-1. Ceturdaļā es nemaldos pēdējās kaut kādas 3-4 minūtes. Viņš tā diezgan regulāri bija tāda uzbrukuma, kur viņš, teiksim, viens pats nodriblēja 15 sekundes, cenšas sev izkārtot metienu. Un ar to es neteiktu, ka gāja īpaši viegli. Un tas tā, labi, ka viņi uzvarēja priekš viņiem, bet tā kopumā es domāju, ka Lotija ļoti prasās atpakaļ, kad viņš būs. Piekrīt. It kā varētu būt jau uz pusfināla sērijas, sapratu. Kas sākas ceturtdienas. Dairis, kad atgriežas. Dairis jau bija pieteikumā, viņš principā vai varēja, liekas, iziet laukumā. Bet līdz kaut kā, pusfināla sērijas laikā Lotijam vajadzētu atgriezties. Bet pirmo reizi pārspēles Eirolandes vēsturē 7. 8. vietas duels un 9. 10. vietas duels, līdzīgi kā NBA. Es domāju, par to 7. 8. vietas spēli nav, manuprāt, diezko daudz ko runāt, jo... Šis tas tomēr. Labi, tad droši sāc. Es varu iesākt, godīgi saku, nostījos pirmo puslaiku, uzskatīju, ka viss ir skaidrs, un tad jau arī laiks pieslēgties FS Virtus spēles sākumam, bet Makā bija tā kā labi ieslēguši aizsardzību tieši uz Markus Hovardu,
ka tur gan Clevelands, gan Veids Baldvins diezgan personīgi bija paņēmuši to matchup. Un, ja neskaita to vienu gala autu, kur Hovards izskrēja pirmajā vai otrajā ceturdaļā un iemet trīnieku no stūra, ka viss pārējais bija tiešām sarežģīti, tiešām grūti. Viņi tur ar kaut kādiem vēl stepautiem neļāva īsti viņam neko izveidot. Un Makabi izsties pēc reāli nopietna spēka, un viņi parādīja, manuprāt, ka tad, kad viņi grib, viņi var spēlēt aizsardzībā, par ko es nebiju līdz galam drošs, bet tā tas šajā spēlē izskatījās. Un Lorenzo Brauns nospēlēja droši vien savu sezonas labāko spēli. Kaut kādā veidā parādīja, ka viņš ir to lielo spēļu spēlētājs, uzreiz sāka ar trīniekiem vairākiem, un tad arī turpināja viņš joprojām mest iekšā. Ja Lorenzo tā spēlē, tad Makabi ir vēl mazliet citā līmenī, un Erginam Atamanam ir mazliet jāsatraucās. Bet es nezinu, vai es varu līdz galam piekrist par to Vai tas tāds Baskonijas vājums? Nē, viņi, protams, izslēdz Hovardu daudz maz. Viņš lielāko daļu to punktu sakasīja otrajā puslaikā, bet man liekas, ka tomēr, teiksim tā, tas aizsardzība un uzbrukums, tas ir, teiksim, viens kopums, kas pārnesās no aizsardzības uzbrukumā un otrādi. Piemēram, tev spēles sākumā Lorenzo Brauns, cik viņš iemet 4-4 pirmajās 5 minūtēs. Tā kā tas kaut kādā veidā noteica to toni, plus tās pāris labās darbības pret Hovarda aizsardzībā, un tā komanda paceļās kaut kādu pavisam citu viļņu, un tas iedod tādu, nezinu, tā kā grūdienu tai izšķirošai spēlē, piemēram, un plus viņiem tur radās tas pārsvars, uz kā viņi tur tas pacēlums, viņi turpināja tur attālināties, bet tāpat laikā, protams, tāds Kodijs Millers Makintārs gāja cauri, cik gribēja, arī kaut ko iemet no distances. Tā kā, labi, skaidrs, ka tu nevari visu nosekt un izvēlēties, teiksim, izslēgt tādu Hovardu, bet Millers Makintārs bija, piemēram, ļoti, ļoti augstā līmenī tajā spēlē. Jā, tā ir. Plus vēl Čīmas Monekas trauma arī otrā ceturtdaļā. Jā, tas arī bija gan trieciens, gan, vispār. Baskonija būtībā bez Makintāra pāriem gāja ļoti grūti, un man liekas, ka arī Makabi tad, kad viņi dabūja jau to lielo pārsvaru plus 20, 25, tad jau viņi tur atslābinājās, un tā kā viņi vairs nebija motivēti palielināt pārsvaru, viņi iemet savos uzbrukumos, Makintārs iemet pretī, mums vienalga, mums joprojām plus 20, un tā arī viņi tad novadīja to spēli līdz galam. Man arī personīgi vismaz godīgi tā Monekas trauma, tas viss, protams, bēdīgi, bet šajā spēlē īsti tas nelikās kā faktors, jo man vismaz personīgi tajā momentā viss likās jau tā, ka plus mīnus skaidrs. Godīgi jau. Tā ir otrā ceturtdaļa. Bet tur bija mīnus jau pie 20. Nē, mīnus bija, bet, Nē, Baskonija teorētiski var atnākt atpakaļ, bet vienkārši šitā bija tā spēle, kur skatoties uz to, kā Makabi spēlēja. Tur man personīgi neradās nekādā brīdī īsti ticība, ka Baskonija varētu kaut ko šodien likt pretī. Un tur es tev, principā, piekrītu to, ko teici par Lorenzo Braunu, jo es nezinu, principā, ja tu nāc uz šādu spēli, tu, principā, paļaujies to, ka Baldvins to piebērs pilnu cepuru. Tas kā garantēts ir. Bet tad, ja tu vēl to visu sāc pie reizes ar to, ka tev jau Lorenzo Brauns izdara to pašu, kuram nav pasaulē labākā sezona šī tieši. Arī, es nemaldos, viņam talent 10% pirms šitā nebija nekāds spīdošais īsti. Un tad viņš tev atnāk ieber. Viņš laikam nebija 4 spēles pēc kārtas iemetis nevienu trīnieku. Kaut ko tādu es dzirdēju. Un kaut kā likās, ka viņš noteikti iemetīs un gribējās pat fantasijā paņemt, bet beigās tomēr nenoriskēja. Bet, kaut kā tā dažreiz ir, ka tu neiet 4 reizes pēc kārtas, un tad vienā tu paņem un 5 spēļu normu iemet uzreiz vienā mačā pēc tam. Cerams, ka būs kaut kas ataupījis arī tālāk. Cerams, ka tu neizmet visu sezonas normu. Tas būtu labi. Cerams. Bet šeit es piekrītu, nav īsti tos, kur runāt. Makabi bija krietni pārāk un bez lielām ceremonijām, tā teikšu, viss beidzās. Jā. Es tikai nesaprotu vienu. Kāpēc nevar tagad ielaist Belgradā tur kaut kāds skatītājs? Labi, tur bija kaut kādi Makabi, bet tas bija vienkārši kaut kādi viņu uzticamākie fani vai tur ģimenes locekļi, kas tur bija atvests, ka tur, nezinu, 30 cilvēku grupiņi sēdēja, viņi vēl Štarka arēnā spēlēja. Tā kā,
Šeit Nē, es tev jā, pilnībā piekrītu. Jo, kopumā salīdzinot arī kaut vai tās play-in spēles, mums bija 3 spēles, no kurām, es teiktu, 2 bija pietiekami labā atmosfērā, un tad tev viena spēle, kā jau Makabi ar visu sezonu, tu ieslēdz, skaties, viņi vēl tagad tomēr pārcelšies uz vēl lielāku arēnu, kurā nelaist skatītājs, un tu skaties tur kā tukšas tribīnas, visu, ko Eirolīgas un Makabi karogu salikt tur tribīnas, tā diezgan bēdīgi atmosfēras ziņā. Un kopumā īstenībā kā līga, ko pārdot, ja tu tā grūti. Jo tagad arī, tomēr, kad sāksies playoff, tad būs tā trešā spēle un būs pēc pirmajām 2 spēlēm Atēnos būs tagad Belgradā un pierast Atēnos tomēr viņi visi ēdiesies un tad trešā spēle būs ļoti atšķirīga atmosfēras ziņā. Un psiholoģiski arī, es domāju, spēlētājiem pilnībā citādi spēlēt, tad ir Nu, Lesords būs mājās. Tas vēl. tas taisnība, jā. Jā. Es arī par to Makabi mājas spēlēm. Protams, ka viņiem būtu daudz vieglāk un vienkārši foršāk spēlēt, ja būtu pilns ar skatītājiem, un ka tas tev dot arī to enerģiju un pacēlumu uz mājas spēlēm. Bet es arī gribu teikt, ka viņi līdzīgi tā kā toreiz bija NBA burbulī, tā saucamais Shooter's Gym, ka ir kaut kā, tev nav ne skatītāji, nekas, ka metēji met, visiem viss notiek. Man liekas, ka Makabi ir jau pieraduši ļoti pie tā klusuma, un ka viņi tā it kā pārbaudas spēļu atmosfērā, kur nav skatītāji, bet viņi ir tā pieraduši, ka viņi tik brīvi spēlē, tik vienkārši, ka arī par spītām, jā, ka viņiem nav šie milzīgie skatītāji pūļi, kas atbalsta, tik un tā viņi, man liekas, kā zivs ūdenī jau ir iemācījušies justies šajās tukšajās arēnās un izmantot tāpat to homecourt ļoti labi. Vēl kaut kas, vai ejam pie Virtus? Nē, es domāju, Virtus Efes, un es varu vienkārši iesākt ar vienu teikumu, ka, manuprāt, viena no labākajām spēlēm sezonā. Pilnīgi piekrīt, jā, pilnīgi piekrīt. Kurš grib iesākt tālāk? Nē, pirmkārt, Klaiburns pirmajā ceturtdaļā centās man aizvērt drusku muti, un tiem, kas neuzskata viņu par labāko trešo numuru, nu tur arī principā viņam īstenībā labi, ka Virtus neraugoties. Viņš pat diezgan tādus grūtus trīņus iemet, ja dažus. Un īstenībā tajā brīdī varēja spēle, manuprāt, drusku salūst. Labi, tas skaidrs, ka tas ļoti agrs spēles sākums, bet, ja vienam aiziet tā ciet. Nu jā, tev ir -10 uzreiz pirmajā izbraukumā. Tas nav tas, ko tu vēlies redzēt. Es nesaprotu, kāpēc Marko Bellinelli tik sākumā uzlicis uz Klaiburnu. Jā, par šo man arī bija līdzīgi jautājumi. Es nezinu, vai Lukam kāds jau prasīja kādā intervijā, jo pa lielam es teiktu, ka tas bija tā kā mana personīga galvenā nesaprašana, jo tad, kad viņi sedz Bellinelli, tad tiešām izties pēc bestrīņa Jurukam, ko viņš tur vēl, ko viņam tur nepatīk teikt, bet tad uzlika viņam pretī Abasu un tur gaidu krietni smagāk. Nebija vairs viņam tik viegli. Jā, jo man liekas, viņš arī tur krietni tā kā lielāko daļu no saviem punktiem arī tajā pirmajā ceturtajā savāc. Pēc tam kaut ko viņš gan jau iemet. Man liekas, ka pirmajā puslaikā bija. Nē, viņš bija visi 5 trīņi, vai cik viņš 6 beigās iemet, visi bija pirmajā puslaikā. Jā, 5 laikam bija ceturtdaļā. Jā. Un otrajā halfā viņš vai 0 vai 2 punktus iemet. Bet viņš arī daudz mazāk spēlēja, tā kā uzbruka, jo viņu vairs nesedz Bellinelli. Efes arī vispār šajā spēlē aktīvi meklēja Bellinelli, arī 4. ceturtdaļā, kad bija timeout, tad tur treneris teica, ka tur noliekam Marko šeit un mēģinam dabūt situāciju šeit un kaut kādā veidā to izmantot. Jā, bet tas jau tādā ziņā loģiski. Jā. Ko tu citur darīs? Jā. Tas ir skaidrs. Bet tas bija tā uzskatīt. Pirmajā ceturtdaļā ierauga, ka Bellinelli sedz Klaiburnu un viss apstādinām plēju, spēlējam aizsavu, mēs esam dabūjuši to, ko mēs gribam. Un, labi, kaut kāds tie trīnieki arī bija sarežģīti, bet viņš iemet. Un man tāds galvenais secinājums vispār par spēli, ok, sākumā tas strādā, tev iekrīt pirmie 5 tāliek Klaiburnam, un, labi, kā 2 ir tādi reāli sarežģīti, kā 3 ir tādu firmas metiens.
Bet 40 minūšu garumā, manuprāt, šajā spēlē Virtus parādīja, ka viņi ir komanda, viņi spēlē aizsardzībā, un Efes ir vairāk tāds talantīgu džeku salikums, nevis tāda komanda, ka Efes vienkārši tur uz mājām spēlēja ASO, tad Lārkina laiks ir, tad ir Klaiburna laiks, tad vēl kāds izdomā uzspēlēt. Tas, ko visu sezonu, ko viņi darīja. Jā, jo Virtus, piemēram, tos tālmetienus, tie bija catch and shoot, ekstra piespēle, izmet ārā brīvs no stūra. Efes un visi tie tālmetieni pēc dribla un pēc 1-1. Un, ok, kamēr tev iekrīt, tikmēr pirmajā ceļā, tikmēr ir baigi labi. Bet pēc tam vēl labāk sēdzēt, tiek uzlikt virsū, tev pārstāja kristie tālmetieni, un tu joprojām uz tādiem paļaujies. Tikmēr Virtus izspēlē, nocīnās un iemet pretī brīvāk. Un arī kā tur pa jolu cīnījās par lūsboliem, viņam tur pa ceļam vēl pārsit šo uzec. Viņš tā vietā, lai flopot, viņš vēl izvelk bumbu no auta un Virtus aizskrien ātrajā. Un, man bija milzīgs prieks skatīties, man ļoti patika, un tad aizsardzības orientēta mazrezultīva spēle, kur katrs punkts ir no liela svara. Un, jā, vienkārši es uzskatu, ka labākā komanda uzvarēja un ka tas komandas balsojums komanda ir svarīgāks. Es arī no tā paša aizsardzības viedokļa gribēju paslavēt Virtus tieši garos spēlētājs, jo tieši kā viņi aizsargāja grosus, bija visu kopumā, es teiktu, visā spēlē bija pietiekami solidā līmenī, pat Ante Žižiņš, par ko bija pirms šīs spēles, man bija ļoti liela jautājuma. Es teiktu, arī viņš tur visu darīja pietiekami pieklājīgi. Tur visi, gan Mikijs, Polonāra, Žižiņš, Dunstons, visi uzlika vismaz vienu bloku, no kuriem Polonāra Ziziņš pat divus, Žižiņš divus uzlika. Un tas pat kopumā, tas pat neskaitot tikai bloķētos mētēnus, viņi bija kopumā ļoti labi to visu darīja. Un tev ir uzslavēt tiešām. Malči. Bija arī varbūt grūti būt objektīvi, kad izteikti atbalsta vienu komandu, bet kaut kādos brīžos arī likās, ka tiesneši mazliet pavalk Efes. It īpaši tas mirklis otrajā ceturdaļā, kad bija soda metieni, kad Efes met un divreiz tiesneši traktēja, ka Virtus spēlētāji pa ātru ieskrējuši un divreiz vajadzēja pārmest, kuram Jones laikam met, kamēr iemet to sodu. Yeah. Un tad vēl tehnisko, man liekas, ka kaut kam iedeva vai Lukam vai Hakim. Es aizmirstu tagad. Bet Luka atkal bija tādā savā, un gribētu teikt, pasaules kausa manierē, ka tajos brīžos, kad viss soliņš tur sacepās, vai kā viņš bija tieši tas, kurš nomierina, kas īstenībā galvenajam trenerim nav bieži raksturīgi. Piemēram, atceramies, kā viņi Kaunijā izmet ārā, viņam bija, teiksim, par daudz viss sakrājies. Tad te bija atkal tā ka viņš bija tas kontrolētais un visu nomierinātais. Jā. Tas viņam raksturā, man liekas. Jā, bet nevienmēr regulārā sezonas laikā tā ir bijis. Un tad, protams, arī viņš pats saprata. Tātad vienreiz es reāli, ka Luka tā ļoti sacepās uz tiesnešiem un to visu izrāda, man liekas, tā Kauņa, tas tāds spilgtākais. Tas tāds spilgtākais, jā. Tā kā, katram gadās kaut kāda izņēmuma, viņš tur nezinu, Erginata, viņam regulāri patīk kaut ko izdarīt, bet Luka reāli visas reizes, izņemot vienu reizi mūžā, ir bijis ļoti, ļoti prātīgs, savaldīgs un izdarījis tieši to pašu, ko pret Efes viņš izdarīja. Un kurš atkal izcēlās galotnē? Tā, protams, jāslavē Dāņu Vikings. Ja es nemaldos, tā kaut kāda 5. sastāvreiz šo sezonu. Bija vēl compilation, gan Twitterī, gan YouTube ar tiem viņu metieniem visiem. Tur bez lieliem jautājumiem. Es nedomāju, ka Šains Lārkins nospēlē pasauli labāko aizsardzību, bet tāpat šitādā brīdī trapīt. Viņam vienkārši tas metiens ir, piemēram, pateicīgs arī pret labu aizsardzību, jo viņam ir ļoti augstas release punkts, un, piemēram, viņam tā kā tās metienu laikā rokas iet salīdzinoši tuvu ķermenim, nav kā citiem, varbūt, kas tālu no ķermeņa. Un viņš viņu ļoti cieši izceļ un ļoti ļoti augstu virs galvas izmet un ar tādu ļoti augstu trajektoriju. Tur, principā, es arī skatījos tos video, viņš nerad kaut kādiem garījiem, tur bija pārmetis pāri un tādā ziņā viņš ir pateicīgs šādiem metieniem. Un arī tas, ka viņam gan lieli pauti ir, lai kaut ko tādu ielikt, tā kā,
tādā ziņā Virtus, es domāju, ka pirms sezonas, piemēram, gan mēs, gan vispār citi, gan arī tas, ko Skarjolo teica, ka nebija viņam īsti vietas sastāvā, bet tagad sezonas noslēgumā jāsaka labi, ka tāds Džeks bija, jo, piemēram, neatceros, pret kur. Tas bija, man liekas, galotnē pret Baskonī tajā regulārās sezonas cīņā, kur, piemēram, tika meklēts Belnelli. Visa aizsardzība nokoncentrējās uz viņu. Viņš netiek īsti pie labas situācijas, un tad Virtus kļūdās, jo nav īsti, piemēram, cita opcija. Te tomēr izolācijā, kur tev nav, nezinu, jāiet ārā no izskrējieniem, tur tomēr drusku mazāk iespēja kļūdīties, jo aizsargs arī tādā situācijā visticamāk negamblos un nemēģinās iet uz tur izsist bumbu vai uzsist piezīmi. Tā kā, nu, viņš tīri viens pret vienu paņem un noslēdz šīs spēles. Tas Jā. to pilnībā piekrītu. Jo man šādā klača situācijā ļoti, ļoti svarīgi, lai tev ir kāds, kas var iemest svarīgus metienus. Un nu, ļoti svarīgi, lai ir tas, kas to var izdarīt tieši pēc dribla. Jo Belnelī tu tāda, nedos pēc dribla. nu jā, no Bela Nelī tu nedos tagad ASO spēlēt Šo galotnē. pumpfake Tā kā kaut ko tu, dabūs vēl beigās. nu jā, tur ar viņu ļoti grūti, jo tā, ja tu noņem Lundbergu, tur tā, Nu, es Hakets vēl neredzu varētu, uzreiz. manuprāt. Nu, pagājuši, kad tas Teorijā, bija jā, Milošs. bet tu, Nu, labi, nu, Milošs arī ir Jā, tāds es domāju, šaubas. tā ir atšķirība, kāpēc mēs Jā. esam plēfos, kāpēc nē. Nekas pret Milošu, bet Nē, nu es saku, Hakets, manuprāt, būtu vēl viens variants, kurš kaut ko tādu varētu darīt. Bet, viņam tiešām- vajag vairāk vietu, lai uzmestu, jo viņam tā nepatīk. jā. Krāmēt. Viņš sagaida, kad viņam ir tā distancīta un tad met. Un pēdējā lieta, man liekas, ka ir arī tā kā Virtusam bija labi, ka Lārkins palika uz bumbu uz Lumbergu, jo, nu, manuprāt, ir milzīga atšķirība, vai tev sēdz divmetrnieks vai īsais spēlētājs. Un arī kaut vai tos pašos klauzautos, ka tu, piemēram, domā, mēs trīnieku vai nē, ka, ja tev skrien mazs spēlētājs, viņš parasti pat, ja viņš palicās, viņš tev tik daudz nepatraucē. Un tad pret tādu Lārkinu Lumbergs var izmest krietni brīvāks nekā pret Boboā, piemēram, jo pat, ja viņš ir tuvumā, nu, viņš ir, nezinu, viņa roka ir 20 centimetri zemāk nekā garāk spēlētāja roka. Bet viņš arī gariem, es saku, ties Nu, bet video viņš arī gariem. Jā. veselību iemet vēl kaut kam visiem, kam vajadzēja. Bet un, kopumā par Virtus sezonu gribētu teikt, ka nu, noteikti ar pluzīm. Mēs vēl tiksim līdz tai nākamajai Nu, mums ir vēl viena spēle. Jā. bet es par šo vēl EFS spēli gribēju tieši Vudu abas uzslavēt, kurš bija, manuprāt, lielisks. Arī Klaiburns sedzot. Man liekas, viņš arī tādā, cik man atmiņa neviļ, tādā diezgan svarīgā brīdī uz tieši Best 3 in Europe met viņam pāri tālmetienu, ko viņš nobuķēja. Man liekas, tas bija tādā relatīvi svarīgā brīdī. Sātiec atļauj. Vēl abas vispār sezonas otrajā pusē ir bijis ļoti labs kaut kādās tajās savās iespējās, kas viņam ir dotas gan aizsardzībā, gan ar to, ka viņš ir diezgan stabili iemest trīni, tāds izteikts 3D spēlētājs. Un tas arī, manuprāt, ir drusku kalpojis par iemeslu tam, kāpēc Lomašs, piemēram, paliek ārpus pieteikuma, jo tajā brīdī, kad viņš pievienojās Pajolam, piemēram, bija lielāka loma. Abas varbūt ir ķermenī lielākas, teiksim, vairāk tās 2-3, ne gluži 1-2, kā Lomiks varbūt vairāk. Un viņam šī loma pieauga, un viņš arī tās uz sevi liktās cerības attaisnoja. Tas, man liekas, viens no tādiem iemesliem, kāpēc Lomikam arvien mazāka un neeksistējuša loma beigās paliekot ārpus pieteikuma. Jo abas, principā, izkonkurēja arī tādu Dobriču, kuram tur, nu, varbūt viņam savainojums ir drusku patraucējis sezonas vidū, bet pēdējās spēlēs abas bija tiešām tāds 6., 7., 8. spēlētājs tajā komandā. Viņš arī ienes tādu tā kā Enerģiju. atletismu, Arī enerģiju, Tas kas tomēr Kordiņē ir ļoti noderīgi. atletisks, bet pārējie tur Dobričs un citi. Marko ir atletisks. Jā, nu tev vajag kaut ko citādāk. Nu, šitādā komandā tas, man liekas, vēl tādā, tā teikt, veterānu brigādē, tas, man liekas, arī diezgan svarīgi ir ielikt kādu, jo, nu, tev... Tā viņš pats arī nav jaunākais. Nu, nē, nu, viņš nav jaunākais, bet, nu, pasē varbūt, bet, ja tu skaties uz viņu, tad tu nepateiksi, ka viņam 30 ir gandrīz, ja es nemaldos, vai 30 pār jau viņu bija. Viņš, man liekas, bija 93. gads. Nu, jā, nu, tu to nepateiktu uz viņu skatoties, tiešām enerģiski.
Un man liekas, ļoti, ļoti noderīgi viņiem. Jā, Citās ir 31 abas kungam šo 27. janvārī. Un, starp citu, Itāļi jau saka, ka viņam jābūt izlasē, kam es arī piekrītu. Viņš ir tāds, gan, es redzu tādu itāļu teriju tārpiņu, bet FIBAS basketbola teriju tārpiņu, nevis to, kurš Monako visas spēles noraugās no soliņa. Jā. es teiktu kaut ko šitādu, kaut ko līdzīgu, ko viņš tagad dara Virtus. Es domāju, izlasē viņš arī mierīgi varētu darīt. Nāk no soliņa, ienes enerģiju, iemet talantienes spēlētāju sardzībā. Plus, vēl tur viņam tāds vēl emocionālāks treneris, tā kā tur tā enerģija kopā ar to emocionalitāti varētu iet roku rokā. Galvenais, lai neiet pāri robežām. Jo, nu, tur Nu, to varbūt nav arī par iespējams, daudz diemžēl, emociju. garantēt. Tā, Virtus Baskonī droši. pēdējā izšķirošā spēle. Sāp. Tā vienā vārdā. Bet nu, es varētu akcentēt, nu, Markus Hovards katru reizi, kā tika pieļaut kļūda, viņš tika pazaudēts, viņš sodīja. Tie metieni, ko viņš aizmet garām, lielākoties bija labi kontestoti, bet tiklīdz tu kaut kur pazaudēji, viņš sodīja. Mēts Kostello, arī Sedekērskis, viņi visi Baskoni sagāz tālos. Arī tie spēlētāji, no kuriem tu to līdz galam negaidi. Un man liekas, ka ļoti, ļoti, ļoti Virtusu iegāz šajā spēlē cīņa par atlikušiem bumbām pie savu grozu. Es neesmu apstājis statistikā, cik viņi tur ielaid, bet bija tāds sajūta, ka Baskoni 15 uzbrukuma bumbas. ļoti daudz bumbas dabū, un kas vēl ļaunāk, ka katru reizi, kā viņi dabū, tā aizsardzība jau ir izkustējusies. Un viņi izmet ārā Hovardam, tas iemet. Viņi dabū reboundu, izmet Hovardam, iemet. Un tieši kamēr spēle vēl bija, spēles rezultāts bija tāds salīdzinoši līdzīgs, tik regulāri uz šo tika zaudēti punkti, ka nu, tas arī beigās izmaksāja. Un tad jau, kad Hovards noķēris to uguni, tad jau mēs redzējām arī, kā transitionā viņš ir iemest tālu. Un tad trešajā ceturdaļā, jā viss pajuka. Bet nu, līdz halfam bija ļoti, ļoti interesanti. Un nu, Virtus tāpat cīnījās. Viņiem tas kaut kur nepaveicis, kaut kur neizdarīja līdz galam to darbu, bet nu, nebija tā, ka viņi sačkoja. Marko kaut kur aizsardzībā sačkoja, kas man kaitināja brīžiem, bet nu, Bet tas jau nav nekas neierasts. Nu, jā, ar to tev jārēķinās. Bet arī šitie spēlē, man liekas, viņiem ik pa laikam uzbrukumā tomēr varēja redzēt, ka pietrūkst viens tāds, es nezinu, individuāli meistarīgāks mazais, kurš, vai nezinu, tāds Kodijs Millers Makintārs, kurš kā, tad, kad viņš grib, principā var iziet cauri, jo ir diezgan tāds ļoti smagnais uzbrukums bija, kur nekas neveidojās, beidzoties ar sarežģītiem metieniem pēdējās sekundēs, un tad tie visbiežāk nav tās pašas augstākās kvalitātes metieni, un tad līdz ar to plus vēl tur, nezinu, bumba atlec kaut kur, viņi dabū tādu pusātro pārēju, tu vēl koncentrējies uz to Hovardu, beigās viņu neatrod, un viņš tev lieliek 3 pretī. Jā, un vēl otrs variants, ka it īpaši puslaiks bija neizšķirts, man tā liekas, un ir kaut kāds... Trešā ceturtdaļa bija tāda izšķiroša. Bet jā, un tad tā trešā, pat Baskonī sāk ar 3 turnoveriem, 3 uzbrukumos trešā ceturtdaļa, un man likās, viss notiek, mēs sēdzam un viss būs labi. Bet tad, kad Virtus kļūdījās vai neiemet, un tad bija tā transition pārēja Baskonijai, tad pirmkārt tev ir jāuztraucas par Hovardu, kur viņš ir, ja viņš kāds 20 tālos met, un ja tu atstājas viņu, viņš iemetīs. Un kamēr tu vēl koncentrējies un domā par viņu, tikmēr McIntyre pilnā tempā iet uz grozu. Un bija kaut kāda brīža, ka tur 2 cilvēki jau skatās, kur ir Hovards, un kamēr viņi skatās, McIntyre ir 5. ātrumā un aizgājis uz apakšu, un McIntyre dabūja vairākus lejups tajā trešajā un tieši transitionā. Un tur arī viņi dabūja to pārsvaru, jā. Tas arī bija tāds mīnus. Grūti to Baskoni apturēt tādā transitionā, un tev vajag viņus piespiest spēlēt lēni, un tad Hovardam izmest pāri rokām tos sarežģītos metienus, nevis ātras transitions un brīvu metienu. Nu, un ja Sedekērskis ir Kostello vēl visu met iekšā, tad ir atpakaļ problēmas. Es teiktu, ka Sedekērskis ar Kostello tie viņa talmetieni, tie bija arī kaut kādā ziņā arī izšķiroši. Jo, nu, es nezinu, no Hovarda jau kaut kādā ziņā tu ierēķini, ka viņš tev 20-25 ļoti iespējams iemetīs, bet tā Sedekērskis ar Kostello katrs pa 3 tālmetienam. Es nevados Sedekērskis vēl sāka spēli, viņam bija
Jā, pirmos pēc uzreiz. 8 punktus iemet. Un Visu. Belinelli iemet pirmos 10 Virtusam. Viņi tur 1-1 ar punktiem apmainījās. Nu, neviens pret otru, bet katrs met savai komandai punktus. Bet, jā. Un kā jau iepriekš teikts, par tādu pašu Holardu, ja tu viņam dod iespēju, un viņš sajūt to, ka viņš var mest, tad tur ir ļoti, ļoti grūti kaut ko izdarīt. Bija kaut kāda, man liekas, kur viņš mēta bez mazliet no 8 metriem pēc pick and roll. Es kaut ko atceros. Bija, nu, tāda Nu, tāpēc ir neadekvātie. jāpiespiež viņu lēni spēlēt, un lai viņš izmet tādus metienus. Tad ir varianti. Ko Reāls droši vien izdarīs, bet mēs tiksim līdz tam. Bet es tā īstenībā kopumā rezumēju par Virtus sezonu un skatoties nākotnē, viena lieta, kas man liekas pats galvenais vispār šajā stāstā, ka tev viņiem vajag atrast mazos spēlētājus, kas var spēlēt ar bumbu. Kris Džons būs. Nu jā, nu Kris Džons ir, man liekas, ideāli tas, kas ir aptuveni vajadzīgs. Tev vajag tāds, kas tev var Tas ir kaut kur atnest. izskanējis par Krisu Džonsu. Vai Kris Džons vai Markus Kīns būs. Okay. Nu, Markus Nē, nu Kīņā. Kris Džons it kā, jā, ja Valencija krīt ārā no Eirolīgas, tad Kris Džons Es būs. teiktu, kā Džons Virtus. ir pat tāds jaunāks hakets. Viņš tāds arī izteikti meklē piespēli, manuprāt, bet, kad vajag, tad var arī uzņemties. Un, nu, es teiktu, viņš tā līdzīgi spēlē kā hakets. Man viņš varētu neliekas, man iederēties personīgi pēc viņš visu. neliekas tik naskas aizsardzībā. Varbūt. Jā, aizsargs droši vien hakets ir labāks. Jā. Nē, nu, tas ir Bet vienkārši viens variants, kas, manuprāt, arī būtu gana labs. Nu, skaidrs, ka viņi nevar paņemt tev, teiksim, tā S-tiera Eirolīgas aizsargs. Par tiem viņi nevar konkurēt, bet tāds Kris Džons, manuprāt, ir. Ja mēs salīdzinām ar to, ka pagājušajā vasarā tika ņemts Jēlens Smits, tad Kris Džons ir diezgan ievērojams upgrade. Jā, Man arī personīgi liekas, ka tas ir plus mīnus tas, ko tev vajag. Nu, Nē, protams, jā. jo tev ir ļoti sarežģīti, ka tev pa jolu tev īsti nevar uztaisīt uzbrukums. Nu, viņš Viņš var arī kaut ko ir, viņš arī uztaisīt, bet tagad, viņš veidojās par tādu 3&D. Tā kā, jā, 3&D, bet ballhandleri, jo šogad viņš labāk met trīņus, viņam tas metiens ir uzticamāks. Viņš, es domāju, turpinās progresēt, viņš tomēr gan jauns, 99. gads, bet, bet nu tu jā, varēji just tās limitācijas jā, limitācijas viņam ir, jā, tieši īstenībā ļoti labi pateicis. Tas jā, bija vienkārši jūtams. to, ka tā skatoties kopumā, vajag vēl viens Lundbergs būtu lieta noderēs viņiem. Bet tas varētu būt kopumā. Rihards Lomašs. Es reāli ceru, jo viņš gan izlasē parāda, viņam pret Spāniju atnāk Rubio pretī, nav problēma. Ka viņš var. Es tiešām ticu, ka viņš var spēlēt apmēram kā Lundbergs. Un es vienkārši ceru, jā, ka ja viņš paliek Virtusā, un tad tev ir visa vasara, pirmssezona. Viņš nepaliks, es domāju. Labs, es ceru, ka paliks. Ar izlases nogriezni, un tad tā nav tā, ka ielic, ja gatavā komandā, kam jau viss strādā, viss ir labi un ir sadalīts lomas, ka tu pirmssezonā vasarā sakārto visu, un tad tu vienkārši esi rotācijas spēlētājs jau uz sezonas sākuma, un tad visu sezonu tā arī spēlē. Ne, ja mēs runājam tieši par Lomiņu, tad es personīgi viņu redzētu kaut kur Eirokausā, un beidzot Eirokausā, nevis kaut kādā Eirokausā tādā, nezinu, normālā komandā, negluži varbūt tur apakšgalā, kas tur Hamburga vai kaut kāda Vroclava vai tur Ljubļina, bet tāda normālā komandā, kas nav negluži prometējis, jo tad viņš spēlē Latvijas-Igaunijas līgā, kas, protams, nebūtu slikti, bet es domāju, ka viņš pats to negrib. Un viņš spēlē Eiropasos, kas, manuprāt, būtu svarīgi. Jo tagad, principā, viņš no tādiem Turcijas nabagiem vienkārši ielic atkal Eirolīgā. Tur viņš, principā, jāsaka, ka viņš 2 soļus izlaida, principā. Jā. Jo tie, piemēram, garie, kas ir aizgājuši, kas bija Mozes Raits, Densu Turu un kaut kas vēl, tie garie tomēr. Un plus viņi visi ir tādi diezgan plus mīnus viena tāda tipa spēlētāja, kas vienkārši ir tāda, kas finišē virs stīpas, tādi agresīvi rolleri, kas vienkārši ļoti augstu lec, pārlec visus un ieliek danku. Tādiem vieglāk, jā, ir tieši tā, jā, tas ir tāds viendimensionālisms, ko tu vari vienkārši saglabāt. Mazajiem tomēr daudz vairāk prasību. Nezinu, tas pats Maks Heidegers, kurš bija no
No Merkez Efendi iepriekš aizgājis uz Eirolīgu. Viņam arī nekas baigi neizdevās Eirolīgā. Tagad, ja nemaldos, šajā sezonā viņš beigās Venecijā bija. Kaut kas uz to pusi, tāds lomiks, Venecijā būtu interesanti. Bet viņš ar Gražulu nevar kopā spēlēt. Es gribētu, lai tā ir, bet es esmu diezgan drošs, ka tā nebūs. Un mums būs tikai Andrēs. Ja mēs ieslēdzam oktobrī Eirolandes maču, un tu skaties, kā Lomačs driblē un sauc uz Pikīti Gražulu. Un tad kā man vēlas pops, rolls, šis te Gražuļi, tas, nezinu, flauterīts vai kā to nosaukt no 2 kājām, pusāķīts, ko viņš met. Tu vienkārši ieslēdz televizoru un tu redzi šo sadarbību un tā atnes punktus. Jā, sapņot nav aizliegts. Nu labi, redzēsim. Kopumā es arī Virtus ar pluszīmi vērtēju, jo sezona bija laba. Okay, tas beigas nesanāca, bet viņi parādīja, ka viņiem ir raksturs komanda, gan pret Efes, gan pret Baskoniju nesanāca, bet kopumā tāpat tieši tā 8. 9. vieta diži augstāk bija ļoti, ļoti grūti, jo tās top 7 komandas ir tiešām ļoti, ļoti labas un ir lēciens par salīdzinājumā pagājušo sezonu, un mums bija reāli iemesls par viņiem fanot, un tas ir tas, kur es gribu redzēt Virtus. Es ļoti ceru, ka viņi nepieņems kaut kādas nepārsteidzīgas un stulbas lēmumus un atstās Luku amatā, un tad viņš varēs arī plus-mínus piedalīties tajā komandas komplektācijā. Tad jau būs pavisam cits Virtus nākamā sezona. Nevar būt pavisam cits, bet tāds tīrāks Lukas Virtus, jo tas tomēr, ar ko viņš šosezon strādāja, neskaitot Žižiču, kas, manuprāt, bija liekas papildinājums. Un, labi, it kā bija vajadzīgs, jo to vajadzēja garo spēlētāju un Lomiku, tad viņš neko citu neparakstīja. Tad tā kopumā man tāds piedals, ka Luka kaut kādā ziņā savu panākumu upurs ir, jo tas sezonas sākums var būt uzstādījis, nezinu, faniem vai iespējams vadībai kaut kādas nerealistiskas gaidas, ko ilgstoši, es nezinu, vai varēja pildīt, jo, es teiktu, šī aptuveni tā 8. 9. vieta ap play-offiem, ap to robežu, es teiktu, ir plus mīnus. Šobrīd ir griezti bez nekādiem papildinājumiem. Tā kā pie tagadējās situācijas. Bet es piekrītu, jāļauj strādāt, jādod vēl viens gads. Jā, es arī. Un tā zaudējums arī sezonas izskaņā, tur arī nebija tā, ka viņi tur visām vājām komandām zaudēja. Viņiem tur bija tiešām smags grafiks. Protams, varēja kādu spēli vinnēt, bet ja tev tur ir visas top komandas un tad vēl vairākas komandas ir izbraukumā, ka tur vairāk tie zaudējumi bija salīdzinoši likumsakarība, ka tā ir reāli grūta spēle. Un, nav tā, ka viņi pēkšņi sāka nenormāli sūdīgi spēlēt. Viņiem tur viss kopā, gan viņi mazliet sliktāk sāk spēlēt, gan ļoti smags grafiks un salīdzinoši likumsakarība. Nebija tā, ka viņi asvēl sāktu zaudēt spēles pēkšņi. Es domāju, ka viss bija ok un ka nevajag neko traku izdomāt, viss ir kārtībā, un tad jāturpina nākamā sezona. Ejam uz tavu rubriku. Jā, es te sagatavoju. Mums ir pirmssezonas apskats 2 daļās, kurās mēs stāstījām par komandām, ko mēs redzam, ko mēs domājam, kaut kādas prognozes. Un tad kaut kādus citātus, ko es dzirdēju, un es uzskatīju, ka ir vērts iekļaut, gan tāpēc, ka viņi vai ir precīzi vai neprecīzi. Tad būs kaut kas drausmīgs, vai ne? Kaut kas, nekas tāds. Es viņus te kaut kādā veidā lasīšu, un tiklīdz jūs gribat iekomentēt, vai arī es pajautāšu, tad droši iesaistāties. Es vienmēr teicu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu Panathinaikosam būs vislielākais kāpums turnīra tabulā. Viņi no beigām uz augšu uzlic. Jā, tas, protams, bija prognozējums, bet viņi reāli no 17. uz 2. vietu uzlic, kas ir, es nezinu, vai kādreiz. Bet viņiem arī bija visdārgākā starpsezona un arī vislielākās sastāva izmaiņas. Viņiem viss sastāvs, kas Grigons palika un kaut kāds Grieķis varbūt. Paliec Sakis palika, man Zukas. Tas ir principā viss. Pani pat atnāca jauni. Jā. Labi, tad tagad Valds varēs pakomentēt. Tavs citāts, Vald. Es Panathinaikos redzu 5. līdz 9. vietā, jo es domāju, ka sezonas sākums viņiem būs sūdīgs un par mājas spēļu priekšrocībām viņi necīnīsies. Sezonas sākums bija slikts. No sezonas sākuma. Es teiktu, ka šeit vienkārši es kaut kādā ziņā nedaudz pārvērtēju to, cik ilgu laiku viņam vajadzēs, lai sāktu spēlēt normāli.
un tas arī viss. Viņi sāka ātrāk nekā iespējams bija gaidīts, un Jā, tas arī diezgan kļūst. precīzi. Viņi kaut kādā 8. nedēļā principā bija sapratuši, kā viņi spēlē, kas notiek, un tad arī sāk Plus vēl Kendriks ļoti labi nāca spēlēt. atpakaļ, kas ir pietiekami Jā. svarīgi. Tad Valds teica par Albu. Šī komanda būs pēdējā, un Kristians uzreiz papildināja, jā, stabili pēdējā. Tad tā pastāst precīzi. Jā, tur ir precīzi. Tur. Es gaidu, kad izskanēs, ka es Olimpijakus neredzēju play-offs. Nē, man liekas, tu teici, ka Ne? es tur 2 gadus pēc kārtas neteicu vienu to pašu. Tad Valds teica, ka Kārsens Edvards būs izteikts Bayern līderis. Tā bija Es pat gaidāma. nezinu, vai tā bija vai nebija. Tā īsti. Viņam bija nogriežņi. Man vienkārši liekas, ka Kārsens Edvards ir aplausiens. Nu, tā kā, Viņš tāda bija viņš milzīga vilšanās. Jā. Viņš nespēja pārnest to, ko viņš tur demonstrēja G līgā, kur viņš tur 30 plus punktus met. Viņš tā kā nespēja to līdz galam pārnest uz Eiropas basketbolu. Tad es domāju, ka 2 sezonas ir gana pietiekami, tīpaši vēl otrā ar šādu lielāku lomu, ka mēs tādu nākamo Larkinu no viņa nesagaidīsim. Tas drīzāk ir tāds Markus Hovards Markus Hovards drīzāk ir tas kaut kāds nākamais Larkins bez spēles veidošanas prasmēm. Tā es teiktu. Jā, apmēram piekrīt. Un nav tik precīzs kā Hovards un, vai Larkins. Ok. Kristians teica, ka Aizēja Kordiņie šo sezonu būs ļoti liela loma Virtus. Nu, tā bija. Un jā, es tieši gribu atzīmēt, jā, ka, manuprāt, viņš bija ļoti svarīgs sastāvdaļa Virtusam šajā sezonā, un ka viņš arī bija viens no tiem panākumu kaldinātājiem. Bet uz beigām gan drusku tā loma kritās, manuprāt, pēc tā savainojuma. Jā, viņam arī nebija tik labs play-ins. Pret Efes bija slikta spēle, bet pret Baskoni atkal viņš bija tieši tāds ļoti, ļoti labs un labu darbu arī darīja aizsardzībā. Kristian, tu labi kāloji, ka pirms sezonas atcerēsimies par Žalgiru. Domāju, ka Žalgirs ies NBA ceļu un sezonas laikā meklēs gārdu no turienes, ko piesaistīt. Edmunds Sunders personu. Bet es šeit varu izstāstīt uzreiz, ko man teica Žalgiris skauts. Samners bija 15. opcija labākie gadījumi. Tur bija vienkārši viņš 4 spēles NBA nospēlēja oktobrī. Samners. Un tad uz Žalgiru pārcēlās. Okay. Bet labi, viņš tur bija iepriekš spēlējis vairāk sezonas NBA, bet vienkārši bija tā, ka viņiem kaut kas, kas bija, piemēram, pieejams Eiropā, vai ko viņi gribēja dabūt Eiropā, tur bija, nezinu, pārāk liels buyouts, tad bija kaut kas bija aizņemts Ķīnā, kaut ko neapmierināja finansiālai nosacījumi, un tad Samners tajā viņu sarakstā bija plus mīnus no 15. vietu, tā kā bija, principā tāda haļāva man drusku iekrita, ka viņi parakstīja tieši Samneri, jo viņiem bija citi spēlētāji, ko viņi vairāk vēlējās redzēt nekā Samneri. Kā redzējām, arī tas fits man nebija tas pats labākais. Epizodiski strādāja. Epizodiski, jā, bet viņš tur, Tā runājot par Samneru, es atceros, šis nebūs šeit, bet es atceros, tagad viņi parakstīja. Man pirmās spēles personīgi likās, ka ar viņu viss būs labi, ka viņš būs pietiekami ok, jo man likās, ka viņš sapratīs nedaudz, kur viņš ir ieradies, un es nezinu, nebūs tā, ka viņš gribēs finišēt visus kontaktu lejapus, lai kas arī tur būtu pats. Jo viņš jau no sākuma varēja diezgan labi tikt līdz groza apakšai bez milzīgām problēmām. Bet viņš tā arī īsti, man liekas. Nebija tā, ka nesapratīs, kur viņš es neesmu skatījies statistiku, bet man liekas, viņš drusku pievilta tas, ka viņš nav tas uzticamākais metējs. Tas arī, man liekas, tas bija. Tā kā viņam tur visi gāja Anderi. Man pat liekas, ka metieni viņam bija normāli, ka vienkārši tur lēmumu pieņemšana. Tas man arī liekas, tā visas tās labās spēles, kas viņam bija, tās retās, kur viņš sameta. Viņš ir 40% met, 39,3%. Jā, bet tas tieši lēmumu, ka viņš tur iesoļo viņš to nedarīja. Viņš nemeta pārāk bieži, teiksim tā. Viņš vairāk tāpat koncentrējās divīšiem. Viņam bija, piemēram, pret Milānu viņš sagāzes, atceros, pret kaut ko vēl viņam bija. Man liekas, ka īsumā par Summeru, man liekas, ka viņš ir ļoti, ļoti meistarīgs ar bumbu, bet
bez bumbas visos pārējos basketbola elementos viņam bija problēmas Eirolandes līmenī. Nav tā, ka Bet arī viņš ar bumbu derētu tāpat tādā, lēmumu nav pieņemšanu. tā, ka viņš derētu tādā Baskonijā, kas skrien. Nu, kur viņš tranzīšanā, teiksim, vai, nezinu, Makabī, ka viņš tranzīšanā varētu salasīt kaut kāds lētos punktus, jo tie tranzīšanā viņš tāds tā kā zūtis ūdenī, viņš tāds, Viņš tāds McIntyres ar sliktākiem lēmumiem. un netik Bet fizisks. es teiktu, Un, ar jā. krietni stiprākiem lēmumiem, Jā. kas man liekas svarīgi. Tāpēc es neredzu viņam personīgi īsti karjeru šeit. Jo ja tiešām man sākumā liekas, ka viņš pie tiem lēmumiem, ka tur viss būs ok, agri vai vēl, tad, nu, ja viņš pa pussezonu īsti neuzskata, ka viņš ļoti progresē šajā jautājumā, tad es viņu neredzu īsti tā kā labākās komandas nākotnē. Jā, nu es līdzīgi. Tad mums bija pa Milānu katram kaut kas. Valta, tu teici, Milāna būs tieši 7. Kristians teica, es Milānu noteikti redzu 8. 4. gan jau ka nē. Un tad es teicu, ka es redzu Milānu kaut kur robežās no 3. līdz 8. vietai. Būšu ļoti pārsteigts, ja Milāna netiks play-inā. Es ļoti pārsteigts, es pieņemu, jā. Jā. Bet tieši 7. viņi arī nebija, un 8. viņi arī nebija. Nu, tad mēs Bet, te visi bet viņi paši būs rupši un teikšu, ka viņi paši apdirs avens sezonas sākumā. Nu, tur paši visu savārīt. Tur Messina, tur tik daudz kaut kādas problēmas. Īstenībā viņiem atkal bija traumas ļoti daudz. Man liekas, jāsāk uzdot jautājumu par to, kā viņi tur trenējās, kas notiek sagatavošanās posmā un kas notiek ar kaut kādu šo te recovery un visu pārējo. Nu, labi, viņi nav arī tie jaunākie, ja, bet viņiem šī bija tāda do or die sezona. Tur, man liekas, pusē izņemot Mirotiču, beidzās līgumi. Un tad Šilcam beidzās līgums, un es redzēju, ka Barcelona Šilcam nebeidzās vēl tieši. Šildam nebeidzās līgums, bet viņš nomainīja aģentūru tieši, lai nu labi, doties prom. tas tā kā, jā, nu tas principā tas pats, jā. Nu, principā tas pats, jā. Tā kā, nu, Šilds, nu, Mirotičs pēc būtības vienīgais, kurš tā kā samērā stabili paliek, jā. Un tad tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu viņa sakarā, un varbūt arī treneris beidzot izdomās pilnībā pāriet uz to savu prezidenta lomu, vai kas viņš tur skaitās. Nu, kaut ko tur noteikti ir jādara, jo nu, šitā te jau otro sezonu pēc kārtas. Un visticamāk, tad iespējams, ja paliek viss tāpat, tad viņi aiziet uz Šīlds, ir iespējams, ka 4. numuru vēl vienu, vai varbūt centru tad ņemam, un nu, tad mauksim tādu bez gārdiem basketbolu. Nē, es domāju, ja, piemēram, viņi pazaudē Šīldsu, pieņemsim tā noteikti. Tad es domāju, ka viņi varētu dot kaut kādu lielo naudu, kaut kādam semi-oģi, lai tādu tipu spēlētājiem, kurš vienkārši, nu, ja Valens... Bet viņiem taču nevajag gādus, nevis šitos oģilai un tādus skapjus. Nē, nu jā, bet, no aizsargiem jau es nezinu, ko viņi tur tādu. Nu, viņiem jāriskē atkal. Neipiers arī bija vilšanās, piemēram, atgriežoties. Tur nekas vispār no tā, kāds viņš bija pagājuši gadu izslēgšanas spēlēs Itālijas čempionātā. Divi tā Šīlds nogrimdēja Boloņu, bet, nu, jāsaka, arī Virtus tur bija 3 reizes sliktāk nekā šobrīd. Tā kā varbūt Stāfoda izskatījās labs. Par to Milānu, es domāju, tur no viņu perspektīvas tev ir jādara viss iespējamais, neiespējamais, lai noturētu Šīlds, jo es īsti neredzu, kā viņi varētu viņu veiksmīgi aizvietot. Jo Šīlds paņem ļoti daudz no tā, viņa jau tāda draņķīgā uzbrukuma, viņš ir tas, kas paņem tā kā ļoti lielu daļu no tā kā sloga uz sevi, un tad, ja tu viņu pazaudē, tad, nu, es neredzu īsti, ko mēs darīsim. Variet Valencijas ceļu un spēlēt tādu regbija basketbolu principā, tādu bez lieliem talantiem, tāpat vien kaut ko tur izsist. Nē, es domāju, ka Milāna lielus vārdus noteikti dabūs, jo tā ir Milāna, tā ir top 4-5 bagātākā organizācija Eiropā. Ar mani kungs noteikti gribēs kaut kāds liels vārdus parakstīt, un es domāju, ka arī tas Mirotičs faktors varētu, manuprāt, piesaistīt kaut kādu tādu foršu mazo, kaut kādu tādu foršu saspēles vadītāju. Bet Sīnam tak nevajag mazos. Viņš viņa centrs. Nu, es ceru un domāju, ka varbūt Messina varētu likt punktu pēc šīs sezonas. Nu, to vajadzētu. Es, ja godīgi, domāju, ka daudz ko izšķirs abām Itālijas organizācijām, daudz ko izšķirs Itālijas finālsērija. Mēs pieņemam, ka neviena no tām nezaudē, tad
Nu, ok, Virtus aizsniedzās līdz pārspēlēm, līdz play-inam, bet es domāju, ka tāpat šobrīd tas pats galvenais savām komandām ir tas čempionu tituls. Un tā, kuras zaudēs finālsērijā, tai sezona būs tā kā, nu, visticamāk vērtējumi kā pilnīgi izgāšanās, un tad otrai būs kaut kāds tāds neliels cerības stariņš varbūt nākotnē. Un es domāju, tieši no tā daudz kas ir atkarīgs. Ja Milāna uzvar A sēriju, tad es pat varētu redzēt, uh, ka Mesīna paliek, bet, ja viņi zaudē, tad es domāju, tur ir tā kā pilna pārbūve. Un tur viss mainās un paliek tikai Mirotičs, un tu būvē ap viņu. Viņš vēl nav tik vecs, lai viņš būtu pilnīgi nespējīgs. Un es domāju, ka ap viņu var uzbūvēt diezgan labu komandu. Galvenais, lai viņam ir tā veselība. Nē, tur tā lieta, ka es domāju, ka var, bet vai teorijā var, bet vai tieši pie šī kunga vadības var. Piemēram, Es šajā saku, es sezonā domāju, mēs ja viņi redzējām zaudē, ja Mirotiču viņi pa zaudē, 3, tad iespējams nākamajā pa 2 jau. nē, nu labi, tur man liekas, baigi viņam nesagājies to sezonas sākumu, kur, piemēram, tas Mirotičs beigās tu jau bija 3 reizes dzirdējis, ka viņš ir parakstījis Monako, tad viņš ir parakstīts Partizānā, un tad viņš ir vēl kaut kur parakstīts, un tad beigās viņš tev iekrīt rokās, tad, kad tu esi jau tā kā nokomplektējis to savu garo galu, piemēram. Nu, tā kā protams, ka ir smieklīgi un ir viņi vainīgi arī pie tā, ka viņi parakstītos tos 4, 5, 6, 7, 8 garos spēlētājus, bet es negribētu viņus tā kā 100% vainot tajā, jo vienkārši, ja tev iekrīt rokās Mirotičs, skaidrs, ka tu viņu paraksti, ja? Un tad, kas, man liekas, Fokmans gribēja prom vai kaut kas tam līdzīgs. Hainz beigs karjeru visticamāk, kā tev jau atbrīvojās 3, un nezinu, kaut kā Rūso, kas ir jaunais itāls, to tu vienkārši var izīrēt. Poitres, man liekas, bija uz Žalgiru radara, tā kā tev jau tur puse atkrīt. Kārtībā aizvietas. Un kas tur vēl Kamagatē paliek, kur arī, man liekas, viņi izīrēja, kur tur Tortonē vai kur. Nu jā, tā kā es domāju, tur tiešām mazie jāparaksta un jānomaina visa tā vecā aizsarga līnija. Maudo logo gan laikam arī varētu vēl palikt. Tas ir viens laikam no tiem dažiem, kur tur bija tie līgumi. Bet tāds Billijs Bērons, jālaiž vaļā, tur viņš tev nav pieejams 90% spēļu. Tur tiešām labs metējs un tā tālāk. Atceramies, tā bija laikam pagājušā sezona, kad viņš lielā mērā vienīgi atvilka Milānu no kaut kādiem -11 kaut kādās 2 minūtēs. Es nezinu, viņš pagājušā sezonas sākumā, es atceros, viņš tur vienīgais pēc basketbola izsties. Bija tā spēle, kur viņiem bija arī tas sliktais sezonas sākums, to viņi atsitās un tur bija mājās. Neatceros, par ko. Nu, jā, okay. Monako nebija? Nē, man liekas Efes. Viņa jau, ka nebija Efes. Jā. Labi, ja mēs ejam tālāk, tad tieši par Efesu es teicu, ka Efes tiks playoffos, kas tā nenotika. Bet nebija tālu. Nebija tālu, jā, bet kaut kā likās, ka lielais trijo strādās labāk un citādāk. Jā, varbūt, ka Micičs bija tas glūgāji, kas visam lika strādāt. Nu, labi, pēdējā sezonā nē, bet kaut kā, jā, laikam vajadzēja. Nu, nebija viņi tik labi, kā mēs gaidījām. Vismaz es. Vēl tad par Baskoniju, Kristiāna, tu teici, ka Darjusam Tomsonam nav atrasta pienācīga aizstājai. McIntyres kaut ko varēs izdarīt, bet noteikti ne tādā līmenī kā Tomsons. Kā tagad vērtē, vai viņš bija labāks par Tomsonu, sliktāks tādā pašā līmenī? Nu, Acīm redzot, viņi ir playoffs, tātad viņi jau ka labāks. Jā, nu, es arī piekrīstu droši vien. Bet, nu, līdzīgi. Līdzīgi, jā. Līdzīgs sezons, laikam, abi asistos, laikam, līgā bija pirmie, kā Baskonijas saspiķi. Bet es, nu, tā kā, ja es varu iedomāties sev pirms sezonas, es nebūtu to prognozējis tiešām, nu, tur trakam jābūt, manuprāt, lai prognozētu, ka McIntyres tur būs tāds dūzis. Jo tur vēl pirms sezonas bija Niko Menijons sezonas sākumā. Es drīzāk uz viņu būtu līdz lielo kārtu. Jā, nu, vēl tu teici, ka Baskonija būs viena no rezultīvākajām komandām Eirolīgā, kas tā arī bija. Viņi, laikam, 5. bija, bet, nu jā, viņiem bija top uzbrukums. Tas bija labs kols, par to nav jautājumu. Tad es izcēlos ar citātu, ka Baskonija noteikti nebūs playoffs, un ka es viņus redzu 12. līdz 14. vietā.
Bet tas, ja godīgi, es neteiktu, ka tas kaut kāds slikts kols, jo tas viss bija principā 1-2 uzvaru attālumā. Jā, droši vien. Nekļūtas tas, kas neko nedara, kā mēs zinām. Nu jā, un mēs esam darītāji. Valds arī teica, Baskonī būs nedaudz zem play-in. Es mums neteicu, ka noteikti nebūs plēfas, kas ir pozitīvi. Tas gan, jā, bišķi precīzāks bija. Lai gan, nu nē, cik tāpat. Labi, tad, Kristian, tu teici, mēs runājām par Fenerbahču, un tad tavi nākamie vārdi ir, es pateikšu hot take, labākais garais gals līgā. To tu par Feneru jautāju. Nu, Pēc viņiem tam- garā gala spēlētājs ir tagad Eirolandes rekordu uzstādījis. Nu labi, cik nu garais. Tas arī diskutēja. Nu, viņš reāli ir garais, viņš ir ceturtais numurs. Nu, 3-4, kā Jaunzems. Nu, visu Izvēle. laiku bija 4 vairāk. Jā, Nu. bet, nu, labi, tur bija vairāk par Kā to, ka Jaunzems. viņiem ir Motlīs, Papa Jānis, un tad vēl Šanlī var mest, un tagad par to tu tur kaut ko stāstīja, ka tas ir labs garais. Nu, jā, gals. bet es tagad atvērsu statistiku. Šānlī neko nedarīja šo sezonu. Papijāns arī neko principā nedarīja. Motlīs ok. Jā. Nu, es saku, Jā. Nigels Hayes arī, mēs viņu pieskaitām, nu, tas ir Nu, garais. tad jā, bet. Nu, zini, kā viņš tur no, līdz centram viņam ir, viņš tagad nav garais, viņš tāds pusgarais. Garie. Nē, nu, centrs, nē, bet es tāpat viņu Nu, vairāk jā. kā garu uzskatu. Ja, piemēram, es saku, Žalgirī Barcelonā viņš bija tīrs 4. numurs, un tagad vienkārši viņš ir ik pa laikam iespēlēts pa 3, tāpēc varbūt tā vairāk liekas. Mm. Nu, jā. Man vienkārši zina, ka kad ir vārdi garais gals, es uzreiz domāju par reāli tiem, kas pie soda metieniem iet pēc reboundiem, ka tuvākie grozam un kas, nu, visi tie lielie spēki, Mitriķi. Nē. Es teiktu, Olimpijakos un Reāls, tad ir tās komandas ar Nu, tad jā. milzīgajiem dzīvniekiem. Tālāk pa Feneru mēs visi, nē. Bet diezgan te jāņem, neprecīzi teicām. bet te jāņem vērā, ka tomēr notika treneru maiņa, kas tur visu apgriez pilnīgi kājām gaisā. Jā. Mēs teicām, tu teici, ka viņi nebūs sešniekā. Es teicu, ka viņi būs play-inā. Un Valds teica arī, ka sešniekam pa īsu, bet play-inā vajadzētu būt. Nu, principā Nu. mēs visi viņus redzējām play-inā. No, Nu, līdz kam nebija arī tālu. Viņi bija Sastie sestie, jā. arī palika. Turpat arī bija. Viena uzvara mazāk, un iespējams. Nu, es domāju, ka arī tūdi viņi būtu zemāk. Es ar to domāju. Nu, tas, protams, mēs to nevaram pierādīt. Un nekādi gūt kaut kādu apstiprinājumu, bet tā ir sajūta līmenī. Mm. Tad, Kristian, tu teici, viens no underrated-tākajiem starpsezonas papildinājumiem un pārējām ir Nas Mitrolongs. Viņš varētu būt tas džeks, kam uz Eirolandes skatuves būs breakout sezona. Nu, viņam beidzās viss. Es domāju, viņš beidzies kā Eirolandes basketbols. Tehniski vēl ir Viņš arī līmenis. Žalgirī Viss sāk. Viņš kārtībā. arī Žalgirī sāk sezonu. Ko es biju pat Nu, viņš nebūtu Es tajā nema- Panathinaikosā, viņš nebūtu grieķis. Olimpijakos. Vai jā, Olimpijakosā, jā. Jā. Ja es nemaldos, mēs, man liekas, līdzīgus vārdus arī. Es atceros kaut ko tādu, mēs vēl teicām par Manījonu arī. cik es Jā. atceros. Jā, Jā, tur bet mēs jā, kaut kā, diemžēl jā, penetratiem, jā. to es neiekļauju, jo tur mēs kaut kā ātri lēkājām no temata uz tematu, bet jā, arī teicām, ka liels lietas no Manījona sagaidām. Valsts teica, prieks, ka Eirolīgā beidzot spēlēs mans visu laiku mīļākais NCAA spēlētājs Breidijs Maneks. Es Par to arī no man ir viņa prieks, man vēl joprojām prieks, godīgi. Es no viņa Nekas nav sagaidu mainījies. lielas lietas šo sezonu. Nu, tādas vidējas lietas es sagaidīju, godīgi. Tāds liels, varbūt ne līdz galam. Bet, nu, Jā. es nezinu. Nē, nu, man liekas, Vieglums pagarināt, tas ir labi. tās lietas, par kurām viņš tā kā ir nopelnījis to līgumu, tās viņš arī darīja. Nē, principā, Tas jā. elitārs metējs. Jā. Trinkjēri. Un kāds brīnums viņš arī to nerādīs. Neko vairāk. Jā. Sliktāks Ā. Aleks Pīters. Jā. Vēl Kristiāna teica, Maneks un Šmits būs interesants kombo, kad būs laukumā kopā.
Maz spēlēja kopā. Jā, mēs atceramies, ka viņi kopā, es atceros tikai, Bija. Es Sezonas atceros sākumā bija brīžiem, man liekas. Lietuvas, bet tas bija varbūt ar Lietuvas. Maksvīti, kad viņš Šmita pa 5 izlaida. Jā, kaut jā, vai jā, Tas es tas bija, saprastu. man kausā bija pie Trinkērī pirmo reizi. Viņā bija pret finālā pret, kas bija finālā pretī? Lietkabels nebija. Jā, Lietkabels, jā, pret Lietkabeli, jā. Finālā, jā, pret Lietkabeli, to es atceros. Nu, te jau ir, man liekas, par tā, ka nomēnes Trinkjēri ir krietni vairāk patīk Birūtis nekā pirms tam Maksvītam. Un nu, tad tur neizmantoja varbūt šim ir tik daudz par centru. Sezonas Mm, sākumā kaut kas bija, ne super daudz, bet, jo, cik es atceros, ka Varijus Heis sēdēja relatīvi. Man liekas, arī sezonas sākumā ne ļoti, ne tik daudz kā tagad, bet tā, ķip, kaut ko es atceros, bet nedaudz, diemžēl. jā. Tad Valti no tevis divi teiki. Žēl, ka ir redzu ap play-in. Dovidas Gidraitis nav Eirolīgas līmeņa džeks pagaidām. Nu, viens precīzs, otrs neprecīzs. Gidraitis vispār bija ļoti labs aizsardzības. Ne, Nu, viņš tāds patīkams. Viņš progresēja diezgan, jā. jā, nu, man Arī liekas, tāds 3&D. Neko pats jā. tur nevar norganizēt, bet brīvu 3 iemetīs un aizsardzībā nosaks. Nu, jā, ka ja kādreiz likās pirms gada, varbūt, ka viņam nav jābūt laukumā, tad šogad īsti man vismaz nebija jautājumu, kāpēc viņš ir laukumā. Ka nekrīt ārā un var spēlēt. Valsts teica, ka Telavivā nevar uzvarēt, nav opcija. Nu, Kas ir nevarēja taisnība? arī. Man liekas, viņš tikai vienu spēli nospēlēja. Kas ir Valsts taisnība? prognozēja Hamas iebrukumu. Principā. Principā es nezinu, kā tu to zināji, bet tu kaut kā zināji. Bet nu, tā es teiktu, tas trāpīja. Nu, Telavivā neviens neuzvarēja, kā bija vispār. Jā. Nākamais, es gribu papriecāties un paslavēt pats sevi. Kristiāna, tu man jautāji par Partizanu. Un atcerēsimies momentu, kad viņiem ir bijusi playoff sērija. Viņi ir reāli gandrīz vinnējuši. Valtam ir bilde fonā. Iespējams, nebūtu tas, viņi būtu vinnējuši. Un mums visiem liekas, ka Partizans būs baigie. Un tad tu man jautāji, Norči, kā tu raugies uz playoff komandu, uz Final Four augstošu komandu, uz Partizanu. Un es atbildēju, ja vajadzētu teikt kādu hoteiku, es teiktu, ka Partizans pat play-inā netiks. Kas bija Opa. precīzi. Respekt. Smalks. Par to man prieks. Jo tajā brīdī reāli Valsts, piemēram, atbildēja, ka Partizans būs sešnieka. Tāpēc man prieks. Jā, nu, es teiktu, ka vismaz es personīgi nedaudz tā kā nenovērtēju, cik daudz būs, un tagad cik grūti ies bez Lasorta, jo tur tā arī to īsti nesanāca aizvietot tā līdz galam. Jā, Un man plus liekas, tas ir vēl galvenais. Panthers nerādīja tik milzīgus brīnumus, lai varētu atsvērt to visu pārējo. Jā. Nu, Kristiāns teica, ka play-inā būs Partizans. Tā kā nebija tik optimistisks. Nu tā, mēs tur sadalījāmies. Mēs tā Nu, kā vienu uzvaru, spekulējam, vienu principā. uzvaru. Jā, vai Es ja Cervēna neprecīzākais, nebūtu tad Kristians, atdevuši un tad spēli. Norberts. Jā, ja Cervēna nebūtu Efesam atdevuši spēli, kā pats Partizans sūdzās, Jā, protams. viss būtu noticis. Valsts teica, ka ar Dūmas veciem Serbijā viss būs kārtībā. Tas laikam ir taisnība, jo tur apmeklētības rekordi un viss tas notiek. Valsts Neatceros teica, Dūmas veci. es arī ne, bet atmosfēras bija. Valsts teica, ka Rodžers Grimau varētu būt pirmais, kas pazaudē savu darbu. Domāju, ka Ziemassvētkus Barcelonā viņš nesagaidīs. Domāju, ka Barcelona būs play-inā, neticu, ka būs sešnieka. Nu. Rodžers Grimau, viss viņam ir kārtībā. Bet es arī gribētu aizstāvēt tomēr, jo, Nē, nu man var liekas, saprast. bet neviens, tā kā, man liekas, neviens nekur neprognozēja Barcelonu tik augstu. Tas bija tiešām pārsteigums. Jā, piekrīt. Bet Vismaz viņam tā taču arī futbols. Parker arī kaut ko sliktu teicām. Es nezinu, vai to kaut kas pierakstīts, bet es pieņemu, tas kaut Par kur arī ko? bija. Jabari Parker. Jo tas arī man lika, tas bija tā kā, kas palīdzējuši tam visam stāstam, ka viņš bija labāks nekā gaidīts. Jā. Nē, nu mēs tagad teicām, ka viņš ir tā kā jautājuma zīme un ka jāskatās, kā viņš tur spēlēs pēc savām milzīgajām traumām un izlaistām spēlēm un tā, bet neko konkrētu. Tad Valt no tevis Monako ir 4 labi gārdi.
Es pieņemu, ka Kemba plānots kā galvenā zvaigzne. Es nezinu, kā bija plānots. Viņš nebija, bet varbūt viņš bija plānots. Nezinu. Varbūt arī iztraucēja tas, ka viņš sezonas sākumā viņš tomēr, cik viņš spēles izlaida, jo viņš bija traumēts. Varbūt. Bet man liekas, ja tur Maiks, tev īsti nav variantu pretendēt uz Nu, galveno nē, bet zvaigzni. kad viņš nāk, tad tev atnāk. Ja mēs skatāmies tā tīri, tev atnāk Kemba, kas ir bijis NBA All-Stars. Tas pats Maiks nav bijis nekā tūmā NBA All-Staram. Vai, es nezinu, Kendriks Nans arī, piemēram, kas atnāca. Es tiešām negaidīju, ka viņš būs tā kā, tik bezjēdzīgs. Nu, tas Tā ka gan jā. nekas tur. Jā, Varēja Kristians arī teica, ka neatcerēt. tev nepiekrīt, ka Kemba būs labs, bet ka viņš plānots ir kā additions, nevis kā galvenā zvaigzne. Nu, tā bija beigās. Tā bija. Un es gāju vēl trakāk, varbūt kā atcerieties, kas gan vasarā, gan tad teicu, ka Kembas piesaistīšana nav nekas tāds, ka pieņemot, ka viss ir veseli, ka kāda starpība tev ir 3 vai 4 labi gārdi, tāpat viņi kopā iemet 50 punktus. Kas aptuveni tā arī ir. Tāpat bija Varbūt 3 bišķi labi mazāk. gārdi, būsim godīgi. Nu, jā, 4 jā, gārdi labi nebija. bet tas bija tā kā piemērs, ka kāda starpība Bet tāpat pat viņi vismaz, viņiem bija kāda spēle, kur viņi visi bija pilnībā Es nezinu, jo veseli. Lloyds Pirmie daudz tas izlaida, Lloyds jā. ļoti daudz izlaida, jā, Kobo tur izdomāja uzkauties sezonas vidū. Nu, tur, jo Jā. Kemba atsevišķi momenti viņam bija labi. Nu, skaidrs, ne tādi zvaigznes status cienīgi, bet bija ok. Viņš vēl pāris minūtes tev var labi nospēlēt. Tas arī viss, diemžēl. Tā. Jā. Vēl Monako sakarā Kristiāna teica, ka domāju, ka Kornelija būs milzīga loma. Bet Mēs tā kaut vajadzēja kā būt. piekritām. Tā Tā reāli vajadzēja vajadzēja. būt. Es tā arī Jo likās, ka aizstāstu tas ir Kristiānu. Tā spacing vajadzēja būt. risinājums. Tas Jā, bija tik reāli likās. loģiski viss. Tas bija tā kā, bet, nu es bet nezinu. tad, tā kā kad bankā. es biju klātienē, viens no gariem notraumējās, un viņš bija, Obradovičs bija spiests viņu tā kā izsviest laukumā tie spēlē, man liekas, pret Valenciju, tas laikam, jā, tas bija pret Valenciju. Un viņš ir mega garš, un tā mega tievs, un viņš nav tas varbūt veiklākais kājās, un man liekas aizsardzība viņam ir baigā problēma tieši kaut ko tur nosvičot vai palikt pret kaut kādu tādu pick and roll aizsardzību arī, manuprāt, tā tur bija mazs tāds samples size, bet tīri tā uz pirmo acu likās, ka viņš varbūt nejūtās visērtāk tur, un tad tev viņš tā kā kaut kā drusku jāslēp, viņš tāds, es nezinu, es gribētu teikt, ka viņš tāds Valmarta Vembijs, tā kā arī vienkārši mega garš, bet neko nespēja nosekt aizsardzībā īsti, un principā var tikai izplast lauku. Nē, nu, Un es tev Vembijs arī piekrītu. slikts salīdzinājums. Tas pats jau principā, Sēdz. tagad tās karvēs atpakaļ tur Kornelītas īsumā diezgan. Šitas viss pats jau ir iemesls, kāpēc viņš reāli pavadīja tikai vienu sezonu. Un plus arī sezonā uz izšķirošajām spēlēm spēlēja Elinda Dāja, nevis viņš, pats viņš bija vesels. Viņi tāpat deva jauniem spēlētājiem tos minūtes. Bet Ne, nu, to, ka viņš uzbrukumā var, tas mētēns ir tiešām ļoti labs. Jā, Tas, Elvis ko- piekrīt. Tāpēc tā arī kā- es tā kā baigi negribu kaunēties par saviem vārdiem, jo, nu, vai kā, jo, es nezinu, pirms sezonas likās, ka tā ir tiešām tā atbilde, kas viņiem ir nepieciešama. Jo tas, kas viņus pievīla iepriekš, ka tas, ka tev vienkārši nav metošu garā gala spēlētāja. Jā, jautājums, kā šogad, vai nebūs atkal tas pats grābeklis? Man ir jau starpsezonē viens risinājums, Monako. Pieņemot, ka tur plus mīnus tas kodols turpinās palikt, es ceru, ka Motīju un varbūt beidzot izmetīs ārā. Man ir viens risinājums, kurš, manuprāt, viņiem atrisināt ļoti daudz problēmas garajā galā, bet, manuprāt, viņš kā cilvēks nedara īsti tai Monako hūda atmosfērai, ja, kur tur, nu, tur paši zina, Kurš kā tas ir? tas spēlēt. Rolands Šmits. Jā. Es arī domāju, Rolands Šmits arī Makabī vēl būtu nereāli labs. Bet tur tas veips jau arī ir kaut kas uz to pusi. Bet, nu, viņam maza loma. Jā. Bet, nu, jā. Jā, tur Bet, Collins. bet es vienkārši tiešām, es domāju, ka Rols ar to, ka viņam tur patīk makšķerēt, un ka viņš tāds, nu, pēc sajūtām vienkārši džeks, nu, man liekas, viņš, nu, grūti viņam būtu turbūt iederēties ar tiem Monako zīmuļiem, ja tā var teikt. Ja man nākamā liekas Nē. grūti makšķerēt, es nezinu, vai tur var godīgi. Nu, gan jau, Tas ka var. arī.
Noirē Nu, jahtu, izbrauc nu, dziļumā. jahta. Es neteicu, ka Rolands viens īrēs jahtu, lai Nu, gan jau makšķi. komandas īpašniekam ir kaut kāda, tad var ietot. Bet, nu jā, kaut kā grūti iedomāties. Es tieši tajā Hūdā, kolektīvā, jā, es kolektīvi. viņu neredzu. Tas man liekas, tāds Makabī, ja godīgi ar līdzi, labi, tur Makabī ir vairāk, varbūt ir vietēji kaut kādi izrēlieši, tad varbūt ir vieglāk redzēt, bet tur arī, man liekas, drusku tāda hūda atmosfēra ar tādiem kubiešu ritmiem nedaudz, kur Hasils arī vēro ieslēdz kaut ko stundas. Jā. Mēs visi uzskatījām, ka Lukas Sikma būs Vezenkova aizstājies un pieminējām, ka varbūt pat labākais aizstājies, ja ne Sikma, tad būtu Papa Nikolau. Kā izrādās, labākais aizstājējs ir Aļiks Pīters. Jā. Valsts teica, ka Olimpiakosam varētu būt labākā aizsardzība Eirolīgā. Labākā laikam bija Panathinaikosam, man liekas. Bet Beigās nu, tu tur tur apskatīties. augšgalā bija. Es tagad aizmirsu, bet es skatījos, ka viens ir pēc kaut kādiem aizsardzības reitingiem bija vienai komandai, un pēc ielaistajiem punktiem bija tur otrai kaut kas tāds. Un tad No es vispār aizsardzības sāku domāt, reitings. ka Gan jau es pieņemu, tad aizsardzības reitingus. ielaistie labāks punkti varbūt ir jā, neobjektīvs, jo tu vari vienkārši spēlēt par 10 uzbrukumu, spēlēt tik lēni, ka pretinieki vienkārši spēlē pret tevi tik maz uzbrukums, ka viņi varbūt uzbruk labāk, bet mazāk, vienkārši jo laika nepietiek, un tāpēc tu vari ielaist mazāk. Bet nu, viņi bija augšgalā, tad tas bija labs kols, un jā, man prieks, ka vēl kāds paslavē Olimpiakos. Kamēr meklēs, ir tālāk vēl paturpināt. Es teicu, ka Tomas Vokaps kādā šīs sezonas spēlē iemetīs game winning buzzer. Jūs abi pasmējāties, un Valds agresīvi pateica, esmu diezgan drošs, ka nē. Es teicu, ka jau pret Panatu pirmajā nedēļā varētu iemest. Man pat liekas, ka viņš meta kaut kādu, bet netrāpīja. Bet, Nu, tad es precīzi šeit, tas var teikt, ka es labi diezgan. Tu biji precīzs, es biju neprecīzs. Bet labi, šis arī tā kā brīvi lejap mest arī, nu, tas stabilais. Jo man likās, ka kādam būs jāmet, un ka kaut kādās galotnēs viņam vienkārši nāksies izpildīt. Nē, tas varbūt viņš vēl kaut kad meta, bet tur Kenans parādījās pārējie. Tagad aizmirsu. Kaut kā. Viljams Gals kaut ko, man liekas, arī metis. Bet Nu, varbūt jā. tas jūtas. Tā. Man tā aizvērās viss. Bet, Kristiānam bija ļoti labs kols. Es redzu, kā Madrids reāli var palīdz zem 10 zaudējumiem, ja vinnēt vismaz 25 spēles. Kas tika Cik izdarīts? beigās bija? 27. 27. Jā. Tā kā jā, tad rekordsezonas prognozēšana. Valds gan teica, ka par reāli, ka viena lieta, tu saki, viena lieta, uz ko es ceru šo sezonu, galvenais nefinišēt pirmajiem. Jo tad, kā mēs zinām, titulu nevar dabūt. Labāk palikt otrajiem, lai uzvar kāds cits. Nu, tagad es ceru, ka tiks lausta lāsta. Tas ir tagad, uz ko jāatceras. Bet jūs atceraties uz sitienu, kad bija tā pēdējā sezona, kad uzvarēja pirmais sīts? Nē, Es bet tur atceros, bija, ka man liekas, pie jaunā formāta visi pirmie sīdi zaudējuši. Ja es jā, tur, nemaldos. jā. Un tad pie tā vecā tur jau vienkārši tur atšķīrās. Tur jau bija jā, tas top 16, savādāk. tur tā grūtāk. Jā, Kristiāns teica, ja Virtus būs labākā aizsardzības komanda, tad Pajola, Kordiņie vai Dobričs var dabūt Defensive Player of the Year. Viņi droši vien aizsardzībā kaut kā komanda nebija tur paši labākie, bet man liekas tieši Pajola, Kordiņie mazāk varbūt Dobričs, bet mēs reāli redzējām, kā top aizsardzības līgā. Kas tā arī Un bija. abas vēl abas. Abas. Nu, to pirms sezonas nevarēja prognozēt. Valds teica par MVP, ka varbūt šis ir Maika gads, uz ko Kristiāns atbildēja pārāk grūti tādā komandā. Bet tas ir Maika gads. Es nezinu, kāpēc gan es teicu, ka pārāk grūti tādā komandā. Jo Kemba un 4 ok. Bet tā kā viss salcis, man liekas, loģiskākais MVP kandidāts, vai viņš vai Lasorts. Jā, nu, tagad noteikti, jā. Tā pēdējie divi, Valds teica, ka Panthers varētu būt rezultīvākais spēlētājs līgā. Jā, tas ir.
Un tad mans kauna traips noslēgumā, ka mēs tur runājam par top scoreriem MVP. Mēs tur principā visus arī pieminējām. Ja man jāatgādina, viss tur Lasortu, Tavares, Campazzo, Baldvinu, ka visus top džeks mēs ir pieminējām, ka viņiem visiem ir kaut kāds cases un iespējas un maiks un tam līdzīgi. Bet par ko man jākaunās, ka tā, kad mēs runājam par top scoreriem MVP, ka es teicu, ka es vēlos kā top scoreriem MVP kandidātu sarakstā izcelt Vilu Klaiburnu, uz ko Kristians ātri Nagas jau man atbildēja, ka viņi nebūs tabulā tik augstu, lai viņš varētu pretendēt uz šādām balvām. Nu, viņš arī pat, ja viņš būtu tik augsts, viņš Nu, nepretendē. jā, nu labi, uz top scorer tu vari pretendēt vēl, bet viņš arī nedarīja. Bet jā, MVP tur es pat nevaru izskaidrot, cik tālu līdz tam bija. Un kā līdz mēnesim būs viņa godīgi? Tā. Jā. Saka, jā, kaut kādas tādas lietas mēs tur izrunājām, un kaut kādas lietas jā, bija izteikti mainījušās. Varam prognozēt ceturtdaļfināls, un tad pēc tam atkal atskatīties, cik neprecīzi tas ir. Pārējiem uz ceturtdaļfināliem, vai vēl kaut kas, Jā, kas es domāju. prātā? Es tikai domāju, vai mums ir tik daudz ko runāt par ceturtdaļfināliem pirms. Nu, varam kaut kādas prognozes iedot. Nē, es arī domāju, mēs jau, man liekas, izrunājām pagājušajā epizodē tās zināmās sērijas, un mēs varam parunāt par Reālu Baskoniju un Panathinaikos pret. Jā, bet nu, mēs tā virspusīgi ļoti. Tur kaut kādas varbūt nelielas detaļas vēl var piemest klāt tam iepriekš runātajām sērijām. Nu, labi, bet davai sākam no Reāls Baskonija, ja mēs esam uzzinājuši. Es nebūšu oriģināls, es domāju, ka Reāls ieslēgs apgrieziens būs tā kā sezonas sākumā apmēram tādā līmenī, un ka viņi atradīs veidu, kā Hovards tāpat sametīs, bet tā kā ne tā, lai Baskonija varētu beigt cīnīties. Un es domāju, ka 3-0 Reāls pārbrauks pāri un tiešām vienkārši ceļu rulli ieslēgs. Tas ir tas, ko es sagaidu. Ka viss Man šis personīgi piecinieku spēlētāji būs fantastiski, un Baskonija nevienu nevarēs nosakt. Tā es domāju. Man personīgi īstenībā ļoti interesē, kāds ir plāns pret Hovardu, ko darīt. Jo man liekas, ja kaut kas šajā komandai ir problēma, ka tev nav īsti tāda viena, es nezinu, aizsardzības eksperta gārda, ko viņam likt, lai viņš viņam skraida pakaļ. Tev ir Fabians uz plēsoņiem teorija. vienmēr saka, Nē, nu Fabians ir vienīgais principā, jo tev labi, ok, vēl kaut kādas, nezinu, baldas, bet tas ir, viņi arī nedaudz citādāk. Jo man liekas, ir grūti, tā kā tev vajag, ja tu gribi skriet šī tādam, kas cauri skrīniem visu laiku kaut kur skraida, tā kā neadekvāti no vienas puses uz otru kaut ko visu laiku. Man liekas, tev vajag tādu mazo Fabians principā vienīgais. Teorijā, ka pats, bet nevar likt man pats, jo kādam ir uzbrukumā jāspēlē tomēr. Bet es domāju, pati galvenā spēle ir noturēt pirmo spēli mājās. Ja nenotur pirmo spēli mājās, tad teorijā var rasties kaut kādas problēmas līdzīgas, kā pagājušajā gadā bija. Bet, nu, pagājušajā gadā pirmās divas spēles mājās netika noturētas. bet tā pirmā jau bija tā reāli sīvāka, ko viņi tur zaudēja. Labi, tur arī bija traumas tomēr. Bet labi, tas tur nav tik svarīgi. Šeit es domāju, ja notur pirmo spēli, tad viss būs labi. Bet es domāju, ka godīgi Baskonī vienu kaut kur dabūs. Ja tev aiziet ciet Hovardam un pie Hovarda tev arī Sedekerskis ar Kostelo var sakrāmēt tā kā pret Virtus pēdējā spēlē, tad es domāju, viņi vienu spēli var uzvarēt. Bet Jā. nu, es ceru, ka tas nebūs īpaši liels problēmas. Man šķiet, ka tā arī tā intriga 0 vai 1 spēle. Varbūt vēl. Es saku, ir vienkārši 0% iespēja, ka Baskonija uzvarēs sēriju. Es saku, ka tas ir neiespējami. Un, jā, es gatavojos, vai man vajadzēs atbildēt par bazaru vēlāk vai nē, bet es saku, tas nav iespējams. Es ceru, ka nav. Kristiāna, ko tu domā? Es nezinu, man liekas, nu, noteikti jāuzvar Reālam, bet Baskonija. Viņiem var aiziet ciet kādā spēlē, visam noteikti. Ja tur samet vēl Kostelo un Sedikērs kā pret Virtus, tad viņiem ir kaut kādas cerības ieslēgties. Jā, nu viņi ir atkal popos pret Tavares ar Kostelo un tur čakarēt ar tālajiem. Man liekas, viņiem nav diezgan labas aizsardzības opcijas pret Hovardu. Nu jā.
Bet tev ir vismaz peintā Tavares, nevis kaut Nu, jā, kāda tas jā. Zizičs un, nezinu, Dunstons. Bet es Nu, domāju, viņiem Dunstons pat normāls. aizsardzībā tiešām viņiem nav super laba opcija pret Hovardu. Nu, tu vari kaut kāds gan jau ķermenis ātrs, kaut ko jau tur. Nē, nu, loģiski. Es domāju, nē, nu viņi Tā noteikti Geršons neat varētu viņu sekt, kā jums liekas? Nē, Nē. Viņš ir pārāk savs smagi. pat ceturtajam. Viņš jau tās kājas ātri ceturtajam kustina. numuru. Nu, teorijā, jā, bet viņš jau uz ceturtajam numurim pārāk slinks no vājās puses aizsardzībā. Saka, kur nu vēl skraidīt līdzi kaut kur. Beidz. 1-1, kad spēlētais driblē, viņš varbūt var, bet tā kā skraidīt līdzi nekam. Tā arī būs problēma. Kurš gan jau, ka sēram jāskrien, nav vienkārši daudz labāku opciju. Cerams, ka Nehezonja, jo nu, tās pēdējā regulārās sezonas spēle, kas viņam bija, tad bija galotni pilnīgs kosmos bija. Jā, pareizi. Tāpēc tā varētu izvairīties. Viņam īstenībā kaut kad drīz pēc tam būs arī Spānijas līgā jāspēlē savās starpā. Ceru, ka tas nav sērijas vidū kaut kad, jo viņam kaut kad vēl ir. Jā, nu vēl jautājums ir, jā, vai Moneka atgriezīsies. Tas vēl var kaut ko var ietekmēt. Nu, starp citu, viņiem tieši, jā, nē, Baskonī tā ir vēlāk. 12. maijā viņi ir Spānijas līgā. Nā. Būtu vēl smieklīgi, ja viņi kaut kā sakārtotos un Baskonī tik plēfos, ka viņi vēl ACB līgā pēc tam plēfos spēlētu ceturtdaļu finālā. Tad viņi varētu vienkārši visu pavasaru viens pret otru pavadīt. Bet nu, tur izskatās laikam, ka nebūs tā. Bet nu, ir iespējams. Ir iespēja. Teorijā var viņi tagad ir 4 spēles pirms beigām, viņi ir vienu uzvarējis. Viņam tieši tā būs pēdējā spēle, kur viņiem būs vēl viens dārdu daļa ļoti iespējams. Jā. Bet, skatīsimies. Nu, te katrā ziņā, es domāju, 3-1 būs beigsies. Cerams. Būtu labi 3-0, bet 3-1 man liekas reālāks. Mums taču vēl jāiesniedz tev savas prognozes, ne? Par mūsu brakets, jā? Jā, es tad atturēšos pagaidām izteikt kaut ko konkrētu, jo mēs tāpat iesniegsim pirms, un tad mēs varēsim to podkāstu apspriest. Labi. Var jau mainīt, jo var teikt, kā tu šodien jūties, un tad rīt izdomāt, ka tu citādi. Tāpēc es domāju, ka nē, tāpēc domāju nemainīt, lai paliktu pie sava. Okay. Beigās uzlikšu 3-2 Baskoni. Es palikšu pie 3-0 reāls. Ja neparādās kaut kādas pēkšņās traumas vai kaut kas tam līdzīgs, tad es palieku pie 3-0. Bet turpat ar pēkšņām traumām tur ir pietiekami dziļš sastāvs. Jā, droši vien, ja tur 3 džekiem kaut kas nenotiek, tad viņam tāpat paliek pie 3-0. Varbūt tāds Tavares izkrist, varbūt es sāku domāt par vienu spēli Baskonijai. Es domāju, ka Tavaresim būs laba sērija. Bet, labi. Pie Panathinaikos Makabi? Tur es gribētu redzēt 5 spēles, bet 5 spēles. Vai tu tici vai netici, ka būs 5? Es gribētu, bet es neticu, ka būs 5. Panats ātrāk domā nokārtos? Es domāju, ka 4. Jā. Okay. Jo tur arī pazūd mājas par spēļu priekšrocību, godīgi. Tad jā, 4 izspēlē. Nē, tā kā pie tukšām tribīnēm spēlējot. Tas nav tā. Tāpēc? Jā. Varbūt viņi kaut ko izdomās ielēs vēl. Es šaubos, bet es nezinu. Varbūt viņi kaut ko atlidinās. Jā, bet uz tik lielu arēnu tev tur, nezinu, ka tu ielaidīs 3000, tev nebūs baigi. Normāli tur 20,000 arēnu, tad tu atlidini, 50 lidmašīnas floti. Bet, es arī tādu šaubos uz 5 spēlēm, diemžēl. Jo šeit ļoti izteikti tiešām tās mājas spēļu priekšrocības, ka vienai komandai tās ir milzīgas. Viens play-offos ļoti iespējams pat vislabākās visā Eiropā. Es tā gribētu teikt, man tā nenāk prātā, kāds, kuram kaut kas daudz labāks ir. Un jā, tad otra komanda spēlē OSC pie tukšām, principā. Varbūt spēlē mums play-offos. Viņi ir iemācījušies tur labi spēlēt. Jā, bet tur tā lieta, tukšā zālē, principā, es teiktu, ka viss var labi spēlēt. Tas nav, man personīgi neliekas, ka tas ir tā kā tik problemātiski treniņos, jo tu visu laiku spēlē tukšā zālē. Ja to nav skatīt tā pēkšņi, es nezinu, kāpēc.
Mm. Man liekas, tas, ka psiholoģiski vieglāk, es domāju, tas ir uz abām komandām kaut kādā ziņā pārslēdzas. Jā. Nu, varbūt ir tīpaši tādam Maccabi Runam gan basketbolam. Viņi tādā treniņa režīmā aiziet mierīgi, sirdi iemet visus savus tālos, tur pili, skrien, Bet man, danko. bet man liekas, ka pie tā running gan tev nāk labi klāt, ka tev tie fani, kas tev vēl dzen uz priekšu, tur skraidīt kā trakiem. Varbūt. Nu, grūti spriest, jo Maccabi to jebkurā gadījumā spēlē tā, kā viņi spēlē. Un es domāju, ka viņi var parādīt zobus Panathinaikosam. Es nezinu, vai es tā prognozēšu mūsu prognožu spēlē, bet es domāju, ka viņi var aizlikt līdz 5 spēlēm Panat. Nu, tāpat es domāju, ka Panats vinnēs, bet es domāju, ka tur būs reāli jāpasvīst un ka tur būs tā stresēni. Jo Maccabi ir tieši tagad, martā, aprīlī ļoti labi spēlē. Es īstenībā nezinu, vai viņi vienu spēli zaudēja Lapro, kad iemet game winner, bet tā viņi bez zaudējumiem spēlē. Un, ja vēl Lorenzo tagad spēlēs labi, tad Pagaid, viņš tur nav vienā viegli. spēlējuši. Pagaid. Nu, jā, Varbūt jā, ir jā, šās jā. divas. Bet man liekas, ka viņš ir ķīmijs. Nē, viņam ir jāspēlē. Bet viņam ir jāspēlē labi, lai viņiem būtu šansas. Viņš tā kā Eiropas čempions, tā kā vajag, viņš var ieslēgt. Nu, viņš tur jau ir dzimteni pārstāvēt, tomēr tas jau tur nav vienkārši Eirolīgas mačs jāatzīmē. Jā, tas gan. Bet man īstenībā vēl viena lieta, kas man interesē vēl, pat neskatu tos gārdus, kas tādi bieži acīm redzamāk manī centru duels, liekas ļoti intriģējoši. Divi pretī ļoti, ļoti enerģiski, atletiski. Es pat, Lesorts tehniski gan jau ir labāks, bet es nezinu, pret Nībo, man liekas, tur nevienam, es neesmu redzējis, ka viegli iet. Lesorts. Nu jā, taisnība, bet tā kā tīrā, es teiktu, tāda atletismā, tādā, es nezinu, kā pateikt, tādā dusmīgumā, es pat teiktu, ka man Nībo liekas nedaudz nopietnāks. Nu, Nībo noteikti atlēts. Tas duels, es domāju, būs ļoti interesants. Es ļoti svarīgs. Nezinu, kurš būs labāks, jā. Jo viņi abi divi, visus pārējos līgas centrus būtībā izčakarē uz to, ka viņi ļoti, ļoti agresīvi ar jaudu finišē un ka viņi ir atletiski un spēcīgi. Un tad pārējie, un tā kā kustīgi gan, ja, ka pārējie garie vai nu ir tā kā Tavares tāds tā kā lēnāks, vai arī tā kā Kavarius Heis netik jaudīgs. Uz šīm divām lietām viņi ieliek visai pārējai līgai, bet tagad viņi beidzot ir nonākuši viens otram pretī, kur viņi viens otram viņiem ir ko likt pretī. Es nezinu pat, kam ir priekšrocība aizsardzības spēlētājiem vai uzbrukuma spēlētājiem šajā duelī. Tā kā Lesorts iet uz danku, Nībo iet uz bloku. Kurš Nībo uzvar? bloķē. Nībo, Un otrā virzienā ir tādā. Nē, es domāju, tā kā tīri, ja mēs runājam tieši par tā kā satikšanos pie stīvas, es dotu viņam Nībo priekšrocību. Tīri tā, es domāju, viņš ir fiziskāks, atletiskāks. Labi, fiziskāks tādā ziņā. Nē, Lesorts arī. Lesorts vēl domāju, par jēzu zinu, par ko ir runa. Kā ir, kad Matijas ir nolēmis, ka viņš praudīs. Taisnība, bet Matijas nezinu, kā ir atrasties pirmajā vietā tabulā. Bet, es piekrītu to, ka tur, es aizmirsu, kas gribētu teikt, atvainojos. Ka Nībo ir atletiskāks, ka tas var palīdzēt. Jā, tagad tīri tādā, es nezinu, lidojumā pret grozu vienkārši tas, ka Nībo ir fiziski stiprāks, atletiskāks. Ja mēs runājam tīri par satikšanos gaisā, es ņemu Nībo. Bet tur jau tomēr tas ir kaut kas vairāk. Vēl tas, ka Nībo visas uzbrukuma bumbas vāc kosmosā daudz. Lesorts, es domāju, arī līdzīgi var darīt. Un tas ļoti daudz spēlētāji, kas vienkārši aizmirst, ka vajag veikt tādu lietu kā atbloks, ja tagad tu sedz Nībo. Es domāju, ka varbūt Lesorts labāk to zina. Bet es nezinu, vai tā ir turēja izsaktība, ka viņi aizmirst. Es nezinu, vai tas jau nav noteikti svarīgāk. Bet bieži vien ir tas, ka viņi necenšas, ka viņi tā kā nav tā, ka viņi pagriežās un noliek atbloku. Viņi vienkārši skatās kaut kur, un tad viņi pēkšņi ierauka Nībo jau ir augšs. Viņš vāc 3 mačā vidēji. Tāpat kā nav tā, ka Latvijas-Igaunijas līgā Edvards Mežels nebija informēts to, ka Toro vāc uzbrukuma bumbas. Un visi zina, ka vāc, bet tāpat, tā kā tur ir tie cilvēki, kas vienkārši savāc tās bumbas. Tas ir kaut kas neizskaidrojams. Darīt tā, lai viņiem tas ir jānopelna un jāizcīna, nevis viņi vienkārši ieskrien un savāc. Lai vismaz tu caur kontaktu esi.
ka tev vajag Mhm. izgrūstīties un tad savākt, nevis vienkārši ieskriet un Nē, savākt. es domāju, ir kaut kāda izdevuma, es nezinu, par Kaimu Predīju, piemēram, cik loģiski neatbloķēs viņu, bet es Jā, domāju tādā, es tā kā, atceros. ka, nu tās nopietnā līmenī, tas komandas vienkārši visi ir informēti. Treneris zina un paši centri zina, ka tas jādara, bet viņš tāpat 3 reizes mačā viņš savāc. Nu, Jā. jebkurā gadījumā, dari, ko gribi. Labi, kā jums liekas, kuram no šiem abiem centriem būs labāka sērija? Vienkārši labāka sērija. Lesortam. Es tā kopumā arī domāju, ka jā. Jo vēl Sārs arī gan jau spēlēs 38 minūtes. Nībo es šaubos, ka tik daudz spēlēs. Nav tā, ka Nībo pat ir lielāks spēles laiks sezonā. Līt. Es nezinu. Man liekas, ka Sārs man tā ir galvā, lai viņš spēlē vairāk. Jo Balcerovs vispār neko. Tad. Bet viņš iesāk spēles startā. Man tagad arī interesē, es domāju, ka tu nevari Balcerovski laist startā pret Nībo, ja tu esi Otmans. Man liekas, tu tur iedod 2 dankus uzreiz Nībo, un tas nav tas, kā Panathinaikos vēl sākt spēlēt. Nu, bet varbūt Nībo sakarā tas, ka Sorkins bija ārā, un varbūt, ka viņš vēl Rivero, ka tev ir vairāk rezerves, un tāpēc Nībo varētu spēlēt mazāk. Lesorts pa 5,5 minūtēm vairāk vidēji spēlē. Nu, ok. Tagad pēdējā Viņš ir- mēnesī radās sajūta, ka Nībo ļoti daudz spēlē. Un... Nu, viņam bija rekords, jā, nu, tur 29, 54, 28, 42, 28, 07, 27, 09. Nu, jā, viņam bija tāds lielāks nogrieziens ar minūtēm. Pret Pārnātu viņš 30,5 minūtes nospēlēja un izcēlās ar 14 plus 12. Jā. Un Lesortam 4 plus 6. Nu, Nu, vēl tad vienkārši par tiem gārdiem, tas, ka tur Baldvinam ar Nānu tur bija tas sarunas, bet Reika Baldvins ir arguably labākais spēlētājs uzbrukumā Eirolīgā, nu vai vismaz viens no. Un tas pats otrā galā ar Džerianu Grantu, vai nu labākais, vai viens no labākajiem aizsargiem. Un tad, jā, kas būs pārāks Baldvina uzbrukums vai Granta aizsardzība, es domāju, ka tas arī būs interesanti pavērot. Jo es pieļauju, ka viņš viņu seks. tas ir īstenībā. Jā. Īstenībā priekš manis ļoti interesanta sērija. Man pat vairāk interesē šī sērija nekā Feners ar Monaku. Es pieļauju, ka tā varētu būt sīvāka, bet kaut kā šī man liekas tāda interesantāka. Šeit tad liekas tad diezgan daudz tādu individuālu, interesantu dueļu starp spēlētājiem. Un, jā, protams, visu vēl Baldvina Nāna jautājums. Ko tu tā piemini garām ejot? Jā. Un Slukas ir pēdējā mēneša laikā ļoti labi basketbolu demonstrējis. Jā, Ļoti Vildoz esot sapurinājies, kā viņš es redzēju pats pēc citāta. Es gan nezinu, kāds mēs ir laukumā, vai to mēs redzēsim, bet tā viņš pats teica. Tas izpaudīsies 3 minūtēs laukumā. Nu, principā, jā. Nu, ko vēl. Bet, Tā vai Panathinaikos noprognozēt, ja jūs gribat. Jo es neprognozēšu. Es domāju, ka 3-2 panāks, bet es varbūt, ka mainīšu. Tā es šodien jūtos. Es šobrīd teiktu 3-1 panāks, bet es arī ļoti iespējams mainīšu. Es arī teikšu 3-1 panāks, bet arī ļoti iespējams mainīšu. Līdz ar to Cik mēs visi uzmanīgi. Es gribu vienu lietu par nākamo sēriju, ko mēs, man liekas, neesam pieminējuši pirms tam Feneris pret Monako, ka Nigel Hayes Davis sakarā, ka droši vien Džons Brauns būs tas, kas viņu seks, ne jau Kornelī, nesāks spēlēt lielākas minūtes. Nē. Un ka tas varbūt nav visizdevīgākais matchups viņam. Tā kā Nigel Hayesam? Jā, ka viņam būs grūti. Nu, viņš ir Fener līderis un ir perfekts cilvēks viņa sekšanai Monako Arsenālu. Un tas arī varētu būt interesanti. Pirms es tiem pustāliem no Brauna joprojām neusticos, bet... Viņam pašam vēl būs gan jau Alfa Diallo jāsūt, es tā pieņemu. Jā, varbūt. Nav varbūt Piers, es nezinu. Tā kā jā, man interesē, kāda sērija būs mūsu 50 punktu mašīnai. 3-2 Monako. Es ar tā domāju. Nu, ja ir viena sērija, kurā es diezgan droši, ka būs 5 spēlētāji šitā. Es likšu 3-2 Fener. Bet ļoti iespējams mainīsies, protams, kā jau ir jāsaka.
Jo Šārs var gan jau kaut būs, ko es domāju, izdomāt. kaut ko tādu, viņš kaut ko būs ļoti radošs saskaņojums, gan jau pat māju, ko darīt. Varbūt tas pats slavenais Box and One, bet es nezinu, ko Box and One, kurš tur viņam skraidīs pakaļ visu laiku. Bet tā teorija, Jāms Madars. varbūt tas. Nē, es domāju, ka Nē, viņš jau tehniski ir, tas aizsardzības speciālists papīra laikam. Kāpēc, ka lapas varētu sekt arī. Es arī nebrīnītos. Tā arī ja Fenerс īstenībā uzvarētu. man liekas diezgan uz tiem 3., 4., 5. numuriem. Es īsti nezinu, vai tā būs kaut kāds mismečs, tos labos, kas viņiem ir, ko viņš varētu gribēt. Es nezinu arī, ja tev ir, centrs pret Johnu Brownu, es nezinu, vai tā ir labāka opcija, kam dot. Šanlī tak neiemetīs. Jā, mūžīgais jautājums, tad Šanlī mūžīgais jautājums, viņš var to trojku iemest vai nē, ja viņš atnāk vienā spēlē, iemet 3 trojkas, tev ir labi iespēja uzvarēt, un ja viņš uzmet 0-4, tad tev ir 4 tukšie uzbrukumi. Un Tad var last Papajānu un galā. cerēt, ka Papajāns varēs iemest. Ja viņš nevarēs iemest, tad. Un ja tev ir -3 un ir jāmet no fullcourt, tad tu laid laukumā Papajānu. Protams, loģiski. Tur nav citu variantu. Un pēdējais ir kaut kādas jaunas pārdomas par Olimpijakus Barcelonu. Ja es pamazām sāku stresot, man te ir skatītāji, ar ko mēs kopā fanosim, bet es esmu satraucies. es prieks, ka piedāvāju Milan vienkārši Timers ir noslēgt. Negribu neko par šo sēriju. Nē, es domāju, redzēsim, kā sāksies, un tad būs ko runāt tagad, ja tu tā baigi. Nē, Mēs jau iepriekš pieskārāmies. Jā, bet tāds 50-50, un es tikai akcentēšu, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tādi kā Kenans Vokaps, Viljams Goss, lai viņi var samest trojkas un limitēt kaut kādas Abrīnes, Kalīniča, Džabārī trojkas, ka par garo galu es nesatraucos, un tieši metienu no distances vajag, lai vismaz līdzīgā līmenī Olimpijakus met kā Barcelona, un tad viss būs kārtībā, tad mēs braucam uz Final Four. Es paredzētu 3-2 pagaidām Olimpijakus. Tā man liekas. Es teiktu 3-1, bet Olimpijakus, bet man ir jāpadomā. Es ticu, ka Olimpijakus var izbraukumā vinnēt 5. spēli, tas man patīk. Es ticu, ka ja mēs nonākam līdz 5 spēlēm, nav tā, ka viss ir beidzies, ka vēl joprojām varam. Un vēl viena lieta, nav tā, ka tagad modernajā Eirolīgā, ka neviens nekad nav izbraukumā vinnējis 5. spēli. Es kaut ko tādu esmu redzējis, ka ir kāds Tas vinnējis. bija tieši pagājušajā gadā tieši šī. Pagājušajā gadā bija. Ka tur reāli Tur 10 bija, vai cik tur gadus bija. neviens nav vinnējis 5. spēli izbraukumā. Tur es vienā viņas nav nemaz tik daudz bijuši, es tā pieņemu. Varbūt. Labi, ne kaut gan 5. Bet dažus uzreiz atceros. Katru gadu ir 1, 2 vai 3. Bet jā, es domāju, ka šogad ir iespējas, ka Feners varētu vinnēt 5. izbraukumā, ja vajag, un ka Olimpijakus arī var vinnēt, ja vajag. Tā kā ir potenciāls. Skatīsimies. Viens satiksimies tad nākamo reizi pēc pirmās nedēļas. Pēc pirmās nedēļas, jā. Un tad jau kaut ko vairāk redzēsim. Paldies, ka klausījāties. Čau! Čau.